Labrīt, ministra kungs, labrīt uzņēmēji, labrīt dāmas un kungi. Gan visi tie, kuri šobrīd atrodas Rīgas ekonomikas augstskolas Soros auditorijā, gan tie, kuri mūs vēro LSM portālā un citos portālos. Šorīt, neticēsiet, mana mazā meitiņa Maija vārdā, mēs modinām viņu uz dārziņu. Viņai pirmais jautājums, ko viņa saka, cik ārā procenti? Tas pirmā sajūta bija droši vien, ka viņa sajauc ar grādiem un tad, cik temperatūra ārā, bet tad es sāku domāt, kā reiz šodien, taču mums ir diena, kad mēs runājam par ēnu ekonomiku, un mēs noskaidrosim, cik tad ārā ir procenti ēnu ekonomikā. Jāsaka milzīgs, paldies pētniekiem, vispirms jau Saukas kungam par nenogurstošo neatlaidību mērot ēnu ekonomiku šeit Latvijā un Baltijā. Ar kolēģi Tālu Putniņu, kurš īstenībā par Putniņu kungu runājot, man nāk prātā viena trilera tipa filma, kur sižeta laikā izrādījās, ka prezidents nemaz nav un valsti vada kāds ļauns robots. Tā ir ar Putniņu kungu, mēs īsti neviens neesam viņu klātienē redzējuši, bet daži ir ministra kungs ir redzējis, Saukas kungs var apliecina, kad viņš ir Hermaņa kungs var saka, ka tom ir īsts. Bet labi, tad varbūt mēs uz 20. jubileju ēnu ekonomikas konferencē varētu sarunāt, ka Putniņu kungs ir klātienē, lai lielākā daļa varētu viņu arī klātienē apskatīt. Šodien mums ir 14. pēc kārtas ēnu ekonomikas konferences, kur rīko Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera kopā Rīgas ekonomikas augstskolu. Divi punkti tādam ievadam. Jāsaka, ka publiski jau ir izskanējis, ka ēnu ekonomika pagājušajā gadā ir samazinājusies, precīzes procents mēs noskaidrosim pēc maza brīža. Bet skaidrs, ka viņa vēl aizvien ir augsta, pie kā vienalga mēs runājam par šo mērījumu vai citiem mērījumiem, un darba ir daudz un darba ir pilnas rokas, lai mēs tiešām ēnu ekonomiku samazinātu. Un patiesībā es domāju, ka ēnu ekonomiku mums izdosies būtiski samazināt tikai tad, ja mēs spēsim apzināties, ka tā nav tikai valsts ieņēmuma dienesta tēma, jo valsts ieņēmuma dienests faktiski ir savā veidā termometrs, es teiktu, tam, kā tad ir situācija kopumā. Un ēnu ekonomika ietekmē, kā mēs ļoti labi zinām, ne tikai valsts ieņēmuma dienesta darbs. Jā, valsts ieņēmuma dienesta darbs arī ir ar būtisku ietekmi, bet faktiski ēnu ekonomika ietekmē ik viens neiedzīgs publiskais pakalpojums, vai tā būtu valsts iestāde vai pašvaldības iestāde, ik viens neiedzīgs publiskais iepirkums un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to tā tēma patiesībā ir ļoti, ļoti plaša. Un tikai tad, kad mēs faktiski ļoti kompleksi spēsim pastīties uz ēnu ekonomiku, tajā skaitā arī nodokļu kontekstā, kas bija arī viens no tādiem, jāsaka, gan mūsu Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras, gan arī Latvijas darbdevēju konfederācijas uzstādījumiem, ka ēnu ekonomikas plānu vajadzētu skatīties komplektā ar nodokļu politikas izmaiņām. Diemžēl sanāca atraut atkal 24. 27. gadam ēnu ekonomikas plāns ir jau apstiprināts par nodokļu politiku. Mēs tuvākajā laikā uzzināsim, kas tad mums stāv priekšā. Es ļoti ceru, ka mēs redzēsim, ka tur būs arī zināma sazoba tomēr ar ēnu ekonomikas šiem jautājumiem. Kā ierasts, šodien mums stāv priekšā gan ēnu ekonomikas pētījumu prezentēšanu, to mums veiks profesors Arnis Sauka, un pēc tam būs paneļa diskusija par to, ko ar to visu darīt. Un paldies arī visiem diskusijas dalībniekiem, īpaši ministra kungam, par iespēju atrast laiku tad būt šeit klāt, un arī visiem šeit daudziem iestāžu vadītājiem un uzņēmējiem, kur piedalīsies paneļa diskusijām, protams, Dombara kungam par, kā vienmēr, lielisko diskusiju vadīšanu. Varam sākt 14. ēnu ekonomikai veltīto konferenci un ar skaļiem aplausiem sagaidām Arni Sauku, lai pateiktu, cik tad ārā ir tie procenti.
Sveicināti, dāmas kungi. Labrīt, šeit Rīgas ekonomikas augstskolā pie ekrāniem, kur tik jūs neesat prieks jūs redzēt. Viena daļa ir tādi cilvēki, kas ir bieži redzēti mūsu konferencēs, citi ir kaut kur jauni, bet vienmēr priecājamies, protams, par visiem. Un es jau tagad gaidu šo diskusiju, kas būs, kas parasti arī sako šeit prezentācijai. Mums jāsaka, tiešām 14. gadu mēs šo ēnu ekonomikas indeksu Baltijas valstīs prezentējam, un katru gadu mēs atklājam šo konferenci kaut kā savādāk. Mēs šogad Edzinkungs laikam pacentās tā sevišķi interesanti atklāt. Mēs uzzinājām, ka viņš ir labs teicis savai meitai, audzina jau labā gultnē, un tā jau tikai tās ēnas mazināsies beigās. Mēs noskaidrojam, ka tās putniņš nav robots. Tās ir divas lietas, es domāju, pie kā varētu principā šodien arī beigt, bet mums, protams, jāiet arī pie mazliet nopietnākām lietām, un ēnu ekonomikas indeks, man arī tad ir prieks jums iepazīstināt. Jā, mēs to tiešām darām jau kopš 2009. gada, izmantojam šo metodu, lai atbildētu uz šiem 3 galvenajiem jautājumiem, kur mēs esam kopā ar Tālu Putniņu izstrādājuši, pielietojot starpdisciplināru metodu zinātnē, kuru mēs zinātnē zinām, ka bieži vien lietas, ko ekonomisti paši nevar izdarīt vai finansisti paši nevar izdarīt, un mēs sakombinējam dažādas pieejas, lai šo metodoloģiju izveidotu. Šī metode viņa ir publicēta zinātniski recenzēta akadēmiskā ekonomikas žurnālā, tad, kad reizēm politiskā debatē parādās jautājums, ka tā jau kaut kāda socioloģija ir, vai tas ir kaut kāds uzņēmuma sentiments. Nē, tas nav tas, ko vadošie pasaules ekonomikas žurnāli publicē. Tā ir metode, kas aprēķina ēnu ekonomiku kā procentu no iekšzemes koprodukta, un, protams, ka var ar dažādām metodēm un dažādos veidos to darīt, un politiķiem, ja kādreiz gribās izteikties, tad jāsaprot, tā nav politiska debata, tā ir zinātne, kas ir šeit apakšā. Un es neiešu iekšā metodoloģijās, esmu viņu 14 reizes vismaz jau šeit stāstījis. Beigās prezentācijas arī parādīšu QR kodu, kas būs. Mēs šogad taupījām zaļais kurs un tā, jā, mēs taupījām papīru. Mēs neprezentējām, bet jūs visi varēsiet savos vietālumos pastīties, ko mēs esam tur sadarījuši un aprakstījuši arī kopsavilkumu un mazliet plašāk nekā prezentācijā tas ir iekļauts. Ķeramies pie rezultātiem. Tātad rezultāti mēs redzam, kad ēnu ekonomika Latvijā atbilstoši mūsu aplēsēm ir mazinājusies par mīnus 3,6%. Tātad būtiski, joprojām augsta. Un te varbūt tās ir dinamikas slaids, kur mēs redzam, kad Igaunijā, Lietuvā ir aptuveni turpat, kur pagājušo gadu bija ēnu ekonomika, bet tā ir pirmā reize, un es uzsveru, ka tā ir pirmā reize kopš 2009. Gada, kad mēs mēram ēnu ekonomiku Baltijas valstīs, ka Latvija priekšā kādai no Baltijas valstīm. Jā, mēs redzam, ka Lietuvā ar ēnām iet sliktāk nekā mums ir, un tā līdz šim nebija bijis, un bija pagājuši gadu jau signāli, kāpēc tas tā varētu būt. Mēs par to jau diskutējām, es domāju, arī šajā konferencē mēs varēsim mazliet par to diskutēt. Bet, kā jau Edzinkungs arī teica, šeit ir 22,9%, kas ir Latvija, aptuveni 23%, tas joprojām nav maz, vai ne? Tur ir ko darīt. Tādos aptuvenos aprēķinos mēs tā skatāmies uz 2,7 līdz 3 miljardiem ēnu ekonomika varētu būt. Rail Balticā varbūt nepietiek, jā, bet daudz ko ar to naudu varētu arī Latvijā izdarīt, jā, ja mēs ēnas samazinātu. Ja mēs skatāmies, ja ēnu ekonomika kopā ir 100%, tad aptuveni puse no tā ir aploksņa algas. Jā, tas jau ir uzreiz signāls politikas veidotājiem, dariet, ko gribat, maziniet aploksņa algas. Lietuvā ir apmēram līdzīgi ar aploksņa algām. Es atvainojos, Igaunijā ir aptuveni līdzīgi, arī tur ir aptuveni 50% aploksņa algas, un Lietuvā šīs galvenās 3 komponentes, viņas sadalās 3 daļās. Ja? Tur neuzrādīti ieņēmumi, neuzrādītie darbinieki aploksņa algas ir aptuveni vienādi, kas ir arī interesanti, ja? No tā viedokļa, kādā veidā sadalās ekonomika kopā. Uz apjomiem skatoties aploksņa algas, tas, ko mēs vidēji saņemam aploksnē un slēpjam no valsts, mēs redzam, ka Latvijā tie ir 23,6%, nav ļoti tālu no Lietuvas, bet aploksņa algas mēs redzam ir augstākas Latvijā nekā Lietuvā un Igaunijā. Tad ienākuma neuzrādīšanas apjoms vidējā ienākuma daļa procentos, kur uzņēmums slēp no valsts. Te mēs savukārt redzam, kad atkal Lietuvā ir būtiski augstāk šī neuzrādītā peļņa, un tas varētu būt arī saistīts ar nodokļu sistēmu. Latvijā, kuras pilnīgi Edzinkungam piekrīt, nevar atraut šo diskusiju nodokļu ēnu ekonomiku. Darbinieku neuzrādīšana Lietuvā pagājušajā gadā bija lēciens, tur nekas nav mainījies, un Lietuvā šī komponente ir stipri augstāk nekā Latvijā un Lietuvā.
Latvijā un Igaunijā, ja, tur mēs redzam 10, 11, gandrīz 12%. Mēs arī skatāmies uz korupciju, procentu no maksājumiem, lai nokārtot lietas. Tas, ko uzņēmēji maksā kukuļos, lai dažādas lietas izdarītu, tur, diemžēl, Latvijā šī situācija ir sliktāka nekā kaimiņu valstīs. Mēs runājam par tiem 10%, ja, par ko mēs esam droši vien dzirdējuši, ja, un procents no līguma summas, lai nodrošinātu valsts pasūtījumus. Te mēs arī redzam, kad Lietuva un Latvija ir mazliet stipri augstāk, ja, nekā Igaunija, respektīvi, joprojām pastāv un diemžēl vidēji ir pietiekoši liels šis procents, kas ir saistīts ar publiskajiem iepirkumiem. Mēs skatāmies uz ēnu ekonomiku dažādos reģionos, un šeit mēs skatāmies, kad mēs redzam, ka Kurzemē ir mazliet lielāka ēnu ekonomika nekā citās reģionos. Bet te, man liekas, ir viena piebilde svarīga par reģioniem, kad mēs neredzam statistiski nozīmīgas atšķirības, ja, starp reģioniem. Tur varbūt ir lielāka uzņēmuma vai mazāka uzņēmuma vai nozars, kur ir lielāka ēnu ekonomika kopumā, ka mēs tur neredzētu statistiski nozīmīgas atšķirības. Bet nozara dalījumā gan būvniecības nozare joprojām, un ne tikai Latvijā, joprojām ir lielākās ēnās, ja mēs salīdzinām ar citām galvenajām nozarēm. No 2016. gada šī tendence būvniecības nozarē bija īstenībā ļoti pozitīva. Mēs vērojām, kad būvniecības nozarē ēnu ekonomika kritās. Pagājušo gadu bija diezgan straušs pieaugums, par ko mēs arī ziņojām, un šogad šī tendence būtībā ir saglabājusies. Ja? Mēs neredzam, ka ēnu ekonomika būvniecībā būtu ar kaut kādām izmaiņām, ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu. Šeit es uztaisīšu tādu mazliet tādu akadēmiska tipa, varbūt nedaudz prezentāciju, atkāpšanos no ēnu ekonomikas indeksa, jo piemēram, finanšu ministrs ik pa laikam saka, ko tur sauka Putniņš, mēs taču Schneider skatāmies. Vai ir taču vēl kaut kādas metodas, un ēnu ekonomiku nevar izmērīt precīzi, kas, protams, ir taisnība. Neviena metode, ēnu ekonomika kā tāda ir ārkārtīgi grūti mērāms fenomens, pastāv dažādas metodas, un neviena metode tā 100% precīzi nekad to ciparu akurāti neiedos, un ja kāds saka, ka mana metode ir visprecīzākā, tad vai ir ļoti iedomīgs cilvēks, vai mēls. Ja? Citi izskaidrojumi tur parasti nav. Tāpēc mēs mēģinājām spērt soli politikas veidotājiem uz priekšu un parādīt vairākas pieejas, vairākas metodes, kādu ēnu ekonomiku var mērīt, un iedot tādu kā kombinēto metodi, kas ņem vērā dažādu metožu labās un sliktās puses. Te ir viena piebilde. Ja Schneider kunga metode ir recenzētā žurnālā akadēmiski skatīta un pārbaudīta, tāpatās kā mūsu metode ar tālu Putniņu, tad šis patreiz vēl nav recenzēts. Un tāpēc uz šiem aprēķiniem, uz šo pieeju jāstāsta ar zināmu skepsi vai zināmām bažām, ja, jo šis vēl nav izgājis cauri tādai akadēmiskai recenzijai un nav pārbaudīts. Ja, bet aptuveni, vismaz spriežot pēc tā, ko mēs zinām, un mēs esam iesnieguši šo te publikāciju arī akadēmiski labas kvalitātes žurnālā, tā kā es domāju, pēc gada vai apmēram tā, es varēšu diezgan droši runāt par šo, kā par akadēmiski pārbaudīt metodi. Bet pie šai daudz kā saka, kavējoties, tas, ko jūs tūlītās redzēsiet, būs 4 aprēķini. Pirmais aprēķins ir mūsu ar tāli, ēnu ekonomikas indeks. Otrs būs Mimik, Schneider kunga aprēķins, otrā ailītā jūs redzēsiet. Un te ir svarīgi pateikt, kad Mimik metode pēc būtības, lai arī visu laiku tiek sacīts arī publiski, ja, kad pēc Mimik metodas ēnu ekonomika ir tāda un tāda, Mimik metode kā tāda nedod šo te aprēķinu par ēnu ekonomikas apjomu. Mimik metode skatās uz šiem cēloņiem sekām, izmanto dažādas statistikas datus, bet beigās šis te aprēķins par ēnu ekonomikas apjomu no iekšzemes koprodukta iznāk no tā, ka šie dati, kas ir savākti no statistikas, tiek kalibrēti. Un šis kalibrācijas process posms bieži vien netiek novērtēts līdz galam. Ja? Es jau solīju, būs mazliet akadēmiski, bet tas tūlīt beigsies. Tam ir savas priekšrocības. Viņi ņem diezgan tādu vidēju, to rādītāju, tur valūtas pieprasījums, citu valstu dati, un līdz ar to ir lētāk ātrāk šādas aprēķinas veikt. Bet uz tā zūd precizitāti. Tas, ko mēs izdarījām kopā ar tālu valsts pētījuma programmas ietvaros, mēs šo
šo metodu pārkalibrējām, izmantojot datus, kas ir atbilstoši Latvijā, Lietuvai, Igaunijai. Respektīvi, mēs padarījām mimiku precīzāku. To var izdarīt ar katru valsti, ņemot atsevišķi. Sakot, Lielbritānija, beidzot, nezinu, Hongkongu, vienalga, jebkuru valsti. Vienkārši tur precīzāk jāpiet, tas prasa vairāk laiku, ko 100 cik tur valstīm, ko Šnaiderkungs ar kolēģiem dara, viņi vienkārši parasti nedara. Tātad mums būs mimika kalibrētā metode, kas būs precīzāk Latvijai, Lietuvai, Igaunijai. Pēc šī, un tad atbilstoši modeļu vidēji aprēķināšanas pieejai, tad mēs aprēķinām tādu kā kombinēto metodu, kas varētu būt plus mīnus pa vidu. Ja? Lekcijas beigas. Te ir tad dati par Latviju ar visām šīm te metodēm. Tātad mēs redzam Putniņš un Sauka 26,5 2022. Gadā uz 2023. Tātad, ko es tikko prezentēju, 3,6% kritums. Atbilstoši mimika metodei joprojām ir 20,6%. Tātad, ja pēc mūsu metodas tiktu ēna ekonomikas plāns stādīts, tad jūs jau būtu pārpildījuši ēna ekonomikas plānu Finanšu ministrijā. Pēc mimika metodas, ja jūs joprojām pieturēties, tad jūs nekur uz priekšu neesat tikuši. Ja? Tas tā pa pusē joks. Pārkablētā metoda 25,7, tātad vairāk, būtiski vairāk nekā mimikas un vairāk arī nekā mūsu metode ar Putniņu. Ar tālu Putniņu kopā, un tad kombinētā metode ir aptuveni 24% no iekšzemes koprodukta Latvijā, ja, kas ir tas tāds kaut kur ticams, ja, bet vēlreiz ar uzmanīgi interpretējumi. Lietuvā 26,4% attiecīgi, mimikas 23,1%, kas ir vairāk, ja, tad 28,8% pārkriblēts un 27,6% kombinētā, tātad Lietuva arī pēc kombinētās metodas ir lielākā ēna ekonomika, un Igaunijā arī attiecīgi dati, un pēc kombinētās metodas viņi ir aptuveni, tur parādās, kur Latvija. Ja? Bet šeit ir būtiskas atšķirības Šnaidera un mūsu pieejā vienmēr bijušas, un mēs arī esam ar Šnaidera kungu daudz runājuši, nekad neesam īsti sapratuši, kāpēc šīs atšķirības ir. Pārējot atpakaļ pie ēna ekonomikas indeksa, tātad prom no akademiskās lekcijas uz kārtējo prezentāciju, mēs esam daudz runājuši arī, kad lielākas iespējas pieķert lielākas sekas, protams, arī mazāk uzņēmumu iesaistīšanās ēna ekonomikā. To mēs skatāmies mēram mazāki un jaunāki uzņēmumi vairāk ēnās iesaistās, bet proporcionāli lielāka ēna ekonomikas daļa joprojām nāk no lieliem uzņēmumiem. Tas ir jāņem vērā, pat ja viņi proporcionāli mazāk iesaistās tur naudas izteiksmē, tas ir vairāk, un tas ir jāņem vērā arī izstrādājot politikas veidošanas, lai gan, protams, lielie uzņēmumi vienmēr teiks, ka mēs esam tie, kas nemaksā, bet nevienmēr tas tā ir. Un arī neapmierinātība ar dažādām valsts institūcijām darbību ietekmē ēna ekonomikas apjomu. Un te ir vienkārši daži tādi apmierinātības rādītāji, ko mēs katru gadu uzņēmējiem prasam. Piemēram, apmierinātība ar valsts ieņēmumu dienestu joprojām ir augstākais no apmierinātības rādītājiem uz jebkurām komponentēm skatoties, bet mēs redzam, ka apmierinātība ar valsts ieņēmumu dienestu Latvijā šogad ir gājusi uz leju, un tur mēs varētu parunāt, kāpēc tas tā varētu būt. Bet tas 3,47, salīdzinoši ar tiem citiem rādītājiem, ko jūs tūlīt redzēsiet, nav nemaz tik slikti, bet ar tendenci, protams, arī jāskatās, kāpēc. Tad apmierinātība ar valdības nodokļu politiku. Mēs redzam, ka Lietuvā ir mazliet augstāka, un Igaunija ir turpat, kur Latvija. Igaunijā arī mēs zinām, ka ir bijušas izmaiņas nodokļu politikā arī, ja, un arī par ko tagad diskutē. Tad apmierinātība ar biznesa likumdošanas kvalitāti. Mēs arī redzam, ja es būtu Igaunijas politikas veidotājs, es īstenībā būtu mazliet satraukts par šiem datiem, jo Igaunijā šogad atšķirībā no citiem datiem šī tendence nav diezko pozitīva. Tīri par to, kas vēlāk var ietekmēt arī tos reālos ēna ekonomikas skaitļus. Un ar biznesa likumdošanu kvalitāti Latvijā mēs tā uz pusi esam, tā atkal pusceļās starp divām Baltijas valstīm. Un arī ar valdības atbalstu uzņēmiem, ja, kur Igaunija bieži vien tiek kā labā prakse, tur viss ir labi, ja, un mums tā kā mēs gribētos līdzināties. Mēs arī redzam pēc saviem datiem, ka diemžēl tā ne visos rādītājos ir, un arī apmierinātība ar valdības atbalstu ir būtiski kritus Igaunijā salīdzinoši ar citām Baltijas valstīm. Visbeidzot, nodokļu morāli. Tur mēs redzam, jo mazāk šis cipariņš, jo nodokļu morāli augstāk, nodokļu morāli būtībā nozīmē, ja es varētu izvairīties no nodokļiem, un būtu tāda iespēja, tad es to darītu. Ja? Tas ir tas jautājums, kā visā pasaulē mēra nodokļu morāli. Un tur līdzīgi, kā starp citu mēs redzam šogad ar ēna ekonomikas aprēķiniem, tad Latvija ir pa vidu. Lietuvai un Igaunijai ir mazliet labāka šī nodokļu morāli.
Lietuvā viņa ir švakāka. Tad, ja jūs gribat palasīt mazliet vairāk par ēnu ekonomiku, šeit būs QR kods, kas dos jums pieeju šai saucamajai bukletiņam. Un varbūt pirms es tad dodu vārdu moderatoram, es varbūt iezīmējuši pāris jautājumus, par ko es arī šodien mēdījos no rīta runāju, kas izriet lielā mērā no tā, ko es tikko prezentēju, no tā, kas arī publiskajā debatē ir saistībā ar ēnu ekonomikas mazināšanu. Nu, es domāju, loģiski un skaidrs, un tas visiem ir saprotams, ka aploksņa algas joprojām ir lielākā problēma, un uz to ir jāstrādā tādā vai savādākā veidā. Un protams, kad ar aploksņa algām nevar bez nodokļu reformas iztikt. Nu, tur mēs ļoti daudz, es domāju, Enziņa kungs man māsa ar galvu, ka es šo te teikšu, mēs runājam par pārēju no darbspēku uz patēriņu nodokļiem jau ilgstoši. Kaut kādas tur mikro izmaiņas notiek, jā, bet daudz nenotiek. Nu, tad ir jautājums, vai šī nākošā nodokļu reforma kaut ko ar to darīs un cik lielā mērā darīs. Un par nodokļiem pēc būtības arī jābūt ir uzmanīgiem. Šī nav varbūt nodokļu debata, bet tas var ietekmēt tiešām mērā arī ēnu ekonomiku, jo bieži vien mēs no politikas veidotājiem dzirdam, kad ir šis 31% apmēram nodokļu sloks Latvijā, kas ir mazāks nekā vidē Eiropas Savienībā, un līdz ar to, ja mēs gribam dzīvot labāk, ja mēs gribam aizsardzībā, ja mēs gribam, lai mums visam pietiek, vai vairākam pietiek, tad mēs nodokļus it kā varētu celt. Bet mēs aizmirstam pateikt, politikas veidotāji, kad šie nav iekasētie nodokļi. Šis ir nodokļu sloks. Iekasējam mēs mazāk nekā šos ir 31%. Tad mans jautājums arī šai debatē būtu, ja mēs celsim šos nodokļus, vai mēs iekasēsim vairāk. Un es domāju, šis jautājums ir ļoti, ļoti svarīgs. Nozares zinātnieki daudz runā un norāda uz darbspēku trūkumu Latvijā, gan uz tā saucamām zilām apaklītēm, gan uz baltām apaklītēm. Lai piesaistītu arī no ārzemēm kvalificētu, mazāk kvalificētu darbspēku, šis regulējums ir smags patreiz. Es zinu, ka notiek ekonomikas ministrijā un arī dažādos veidos notiek debati kaut kāda, bet joprojām šis ir smags jautājums. Un šie arī ir ēnu ekonomikas komponente. Realitātē šie darbinieki šeit ir. Ja? Papsiet uzņēmēji, viņi tiek ievest no Polijas, Igaunijas, Lietuvas. Viņi šeit ir, viņi statistikā neparādās. Tā ir viena no lietām. Kas notiek, kad nodokļu maksātāji tiek pieķerti? Kas notiek Latvijā? Janvāra raidījumā iepriekšējā vidi ģenerāla direktora atzina, ka mums ir aptēram 30,000 bažas, ka tur varētu būt ēnas. Ja? Vismaz ir kaut kādas šaubas par kaut ko. Kas notiek tālāk, ja viņus pieķer? Jau Enziņa kunga pieminētā tieslietu ministrijas sadarbība ar iekšlietu ministriju, sadarbība arī ar izglītības ministriju. Bez koordinēšanas tur nekas nebūs. Visbeidzot, nodokļu morāli nekad nevar novērtēt par zemu, un kādu mēs paši piemēru rādam. Ja? Mēs, protams, varam teikt, ka ir bagātākas valsts kā Zviedrija, Somija, kur ir varbūt augstāka nodokļi, un līdz ar to tad, mēs arī varētu pacelt augstāks nodokļus, un tur tos nodokļus maksā, bet tās kontraarguments ir par to, ka varbūt, ja cilvēki redz, ka ir vairāk vajadzības un jēgas nodokļus maksā, tad arī nodokļus maksās. Un te mēs varam runāt par dažu labu politisku partiju, par ko ir ēna, ka tur ir aploksņa algas, kādā veidā tas tiek komunicēts ar sabiedrību. Mēs varam runāt par kādiem korupcijas skandāliem, kas varbūt sabiedrībai nav līdz galam skaidrot un dažādām citām lietām. Bet es esmu jau pārsniedzis savu laiku tāpatās. Paldies, kad klausījāties, un es pieņemu, tad Jāni, tu pārņem, un ja būs kaut kādi jautājumi, tad mēs varam pa vidu, vai ne? Labdien visiem! Paldies Saugskungam, paldies Enziņa kungam. Saugskungs uzlika veselu sarakstu, ko mums būtu jārunā. Mēģināsim tā secīgi viņu likt. Tātad, kā jūs redzat, panelī līdzās Saugs un Enziņa kungiem ir finanšu ministrs un vidi ģenerāldirektori. Un aicinātie diskutēt ir pirmās rindas vidū. Izsaucieni no zāles droši vien nav aizliegti, bet vai mēs ļoti daudz zāli pagūsim iesaistīt? Nē, jo līdz 12. mums laiks ir ierobežots. Es, Saugskungs, vispirms gribētu vēl, lai jūs pieliekat vēl vienu lietu klāt. Tātad šis straujais kritums, tik straujuši kāds nav bijis kopš 2010. Pēckrīzes laika. Ja mēs skatāmies, tur nozara griezumā bija, tur būvniecība gan nemaz nav mazinājusies, kopš pagājušā gada tirzniecība ir diezgan krietni. Tad kas ir versija? Kas ir nostrādājusi?
un kas nav? Jā, mēs bijām mazliet pārsteigti paši, redzot šādu kritumu. Mēs pārbaudījām datus dažādos veidos. Es domāju, viens no skaidrojumiem varētu būt, kad iespējams Latvijā ir iestājusies, mēs to saukt par tādu sajūtu līmeņu stabilitāti, kad Covid-19 krīze ir tā kā aiz muguras. Karš Ukrainā, kas arī ietekmēja ekonomiku lielā mērā šeit, protams, joprojām notiek, bet uzņēmēji, es domāju, ir pielāgojušies kaut kur situācijai, loģistikas ķēdes ir sakārtotas, piegādes un tā, un līdz ar to ir iestājusies kaut kāda zināma stabilitāte. Un tas, protams, ietekmē arī ēnu ekonomiku. Otrs skaidrojums ir, ka tirgotājiem bija sajūta līmeņa stabilitāte un būvniekiem nebija. Kaut kā tā iznāk. Viņi nemazinājās. Būvniecība uzleca pirms gada jau. Tas nekorelē kopā tādā ziņā. Otra lieta, es domāju, kad arī Finanšu ministrija diezgan komentējusi un runājusi publiski par to sagaidāmo ēnu ekonomikas mazināšanā, kad būs cits starpā jāpierāda arī savu naudas izcelsme. Es domāju, ka arī tam varētu būt kaut kāda ietekme uz ēnu ekonomikas mazināšanu. Tad divi skaidrojumi tādi. Enziņkungs, no kameras puses, un iespējams uzņēmēji, kas šeit ir klāt, kas ir jūsu versijas, kas ir nostrādājis dēļ kā ir labā ziņa un kas nav nostrādājis no līdzinējā? Godīgi sakot, jā, tas procentu samazinājums pārsteidz, neslēpšu. Nav versijas? Nav pat īsti. Uzņēmējiem ir versijas kaut kāds, kas ir nostrādājis vai nav nostrādājis. Es ceru, ka viss mikrofons strādā. Vajadzētu strādāt. Jā, ir, labi. Attiecībās tirzniecības nozari 22. 23. gads, praktiski 22. bija visintensīvākais cenu kāpums. Nepārtraukts praktiski cenu rallijas. Ja, un noteiktos tirniecības uzņēmumos tas radīja iespējams kaut kādu pārliecību par to, ka apgrozījums aug. Ja, skaidrs, ka tas pamatots tikai un vienīgi ar cenām, nevis ar darbu. Un iespējams, ka tas varētu būt iemesls, kāpēc viens otrs uzņēmējs atļāvās tā kā legalizēt kādu daļu vai kaut ko tādu. Ja, tāpēc bet tas ir tikai kā pieņēmums, redzot rezultātus. Ja, un otrs ir uzreiz brīdinājums, ka rallijas beidzies. Jā, jau iet cenas uz leju, ja, virziens ir uz otru pusi. Un te tas stāsts ir, ka ir ļoti būtiski meklēt cēloņus, jo tas ir tā kā kaut ko saremontēt, jūs kaut ko saremontēt, tas darbojās, bet jūs nezināt, ko jūs izdarījāt. Bet jūs versija, ka vienkārši bija laba situācija un paši, nevis kaut kāda valsts pasākumi? Tikai un vienīgi. Pētam iepriekšējo periodu, ja, kur tika uz uzņēmējiem, uz tirzniecību vērstas akcijas, kas saprāt kontroli, čeku, loteriju un viss pārējais un pavērojumi, kas notika ar līknēm tajā laikā. Jā, tāpēc es tomēr vairāk uzskatu, ka tās ir uzņēmēju pašu darbība, nevis... Un sajūtas. Pētersons kundze? Cerams, ka strādās, gan jau te pieslēgsies cilvēki. Manuprāt, tas, ko kolēģis teica attiecībā uz tirdzniecību, iespējams, bet tomēr tas lēciens, tas visvairāk sasaistu ar Covid, jo tas atbalsts, ko valsts sasaistīja ar vidējo darba samaksu, tas, manuprāt, bija ļoti būtisks tāds spēriens domāšanā, attieksmes maiņā, ka tomēr ir jēga maksāt nodokļus, jo tad, kad ir, slikti, tad valsts nāk, palīgā. Un kad tas tomēr arī bija spiediens no darbiniekiem arī pret vienu daļu, it sevišķi mazajiem vidējiem uzņēmējiem kā tādiem. Manuprāt, ka tas tāds viens no, papildus tiem elementiem. Pateicoties Covidam. Skarbi tas ir, bet diemžēl. Un Avaliņkungs, ko var pielikt klāt pie būvniecības nozares, kur kritumu gandrīz nav? Es domāju, ka kritums šeit nav tādēļ, ka varbūt vēl nav. Jo daudzi tomēr plānā ir ietvertas tādas lietas, kas potenciāli var samazināt ēnu ekonomiku būvniecībā, un šeit varbūt ir lielāka inerce, ko mēs redzam. Ja? Tad tas varētu būt viens no tiem faktoriem. Cita lieta ir, ka jau esošie mehānismi, kas būvniecības nozarē ir ieviesti, viņi faktiski kaut kādā veidā jau palīdz, bet viņi nestrādā pilnībā. Ja? Tad tur ir nelielas izmaiņas jāveic, ja jau tajos
instrumentos, kas ir, un tad viņi ir cerība, ja, ka tas varētu kaut kādā veidā labāk ietekmēt. Tiksimies pēc gada, cik jūs solat pēc gada, ja vēl nav? Es domāju, pāris procenti varētu būt pāris procenti, jā. Sāksim ar to, ka 34% izklausās vispār kaut kāds kosmisks cipars, ja, kuram es neticu. Jūs neticat? Es neticu. Paliekam pie šitā. Bet es ticu tendencē, ja. Paliekam pie šitā, sākam padiskutēt. Radenkungs, cik jūs līdzīgi vai atšķirīgi redzat iemeslus, kāpēc pats no sevis vai ne pats no sevis kaut kas ir mainījies? Paldies par vārdu. Vispirms es gribu teikt lielu paldies profesoram, jau kurš pētījums tas ir tagad? 14. Jā, ļoti labi. Man liekas, arī tā akadēmiskā metode attīstās ļoti labi un viss cieņa. Un tiešām tā putniņš eksistē. Un tas ir labi un tas palīdz saprast procesu. Kopumā, ko es domāju par šo procesu, redzot, kas notiek, un tam agro vēl ir jānostrādā, man liekas, tā centrālā doma ir tāda, ka, lai ko mēs par to domātu, Latvijas ekonomika ļoti eleganti atslēdzās no austrumu ekonomikas nost. Un austrumu ekonomika bija tāds aģents, arī domāšanas aģents, ka mēs te visu, ko varam atceraties. Naudu mēs te varam skalot diennaktī, miljārdi vajag, un to mēs varam. Šobrīd tā ietekme ir palikusi ļoti maz, daži procenti uz tautsēm 2 varbūt. Ja? Un tas maina arī kopējo domāšanas to virzienu. Tad varbūt, ka mēs integrējamies Eiropā. Atvainojas Eiropā, šis nav tas, ar ko pirmie aplaudēs, ja tu ieradīsies teikt, tas ir ļoti labs ēna ekonomikas aģents. Nē, tas nebūs, ja tu gribi būt eksportējuši. Jūs arī pateicoties karam šis kritums. Pateicoties arī karam, bet ne, mainās tā domāšana, mainās viss tā ekonomikas pieeja un struktūra. Un tā orientācija arī tagad, ja mēs apsties Saeimas ekonomiskā debata, bija pamatā eksports. Jā, ja mēs gribam eksportēt, atvainojiet, šitas laikam nebūs tā daļa. Kas vēl ir, mainās arī kopēji, kaut kādā veidā akumulējās tā, gan sabiedrības arī tā kopējā sumārā pieeja, tomēr institūcijas strādā kopā, ir tā starpministrija padoma, kur ir valsts sekretāra vietnieki nāk strādā, dažādu veidu plāni, un kopumā, ja es skatos rādītājos, tad mēs redzam, kas ir objektīvie rādītāji, ko mēs mēram, PVN plaisa. Ja viņi 21. gadā bija 7, mūsu aprēķina 4, Eiropas komisija saka, iespējams, ka maina metodoloģija, tas varētu būt 6, bet tik un tā samazinās. Sociālā nodokļa plaisa arī krītās no 18,17,5, IN plaisa no 20 uz 19. Tā kā mēs redzam dinamiku, viņam vajadzēja rezultēties arī šajos pētījumos. Ko jūs sakat par versiju, kad bija rallijs un vienkārši tirgotāji jutās labāk? Kādu laiku neesmu tirgojiet, nevarēšu komentēt. Labi, Baiba Šmita-Roķe, ko liek pretī uzņēmēju versijām un ministra versijā ir vēl kaut kāds cēlonis vai atšķirīgs? Es teiktu, tiešām vispirms paldies Saukas kungam un Putniņa kungam, kur es neesmu satikusi. Es ceru, kādreiz dzīvē satikt un pārliecināties par viņa realitāti. Saukas kunga pētījums ir unikāls ar to, ka tas nav tikai jūnijas, kad izskan šis skaitlis, bet arī visu gadu šis skaitlis tiek visādos veidos locīts, un arī ēna ekonomikas plānā, ko mēs gatavojām 24. un 27. gadam, arī Saukas kunga pētījuma dati bija diezgan daudz, un arī tēzes arī ēnu ekonomikas apkarošanas mazināšanas plānā bija diezgan plaši diskutētas. Attiecībā uz uzņēmēju komentāriem, te es daļēji piekrītu visiem runātājiem, arī Petersons kundzes minētajiem Covid, jo tur tiešām sabiedrība pieprasīja no saviem darba devējiem, maksājot tomēr godīgi tās algas. Mēs gribam arī krīzes situācijā tikt sociāli nodrošinātiem. Bet daļēji piekrītat? Nē, šai tēzai piekrītu, jā, es tā par visiem runātājiem. Attiecībā uz būvniekiem, man visu laiku ir atmiņā Saukas kunga minētais, ka lielie uzņēmumi, kaut gan viņi tā kā saka, nē, mēs esam godīgi maksātāji, ka tur tomēr ir arī tās ēnas. Tad ēna ekonomikas apkarošanas plānā lielāks uzsvars ir uz maziem būvniekiem, uz privātu māju būvniecību, un arī šie ēna ekonomikas mazināšanas pasākumi ir vairāk vērsti uz privātu māju būvnieku, kur ņem privātos, papildu nodarbinātos strādniekus. Tāpat laikā šie mehānismi, kas ir iestrādāti, viņi strādā, un arī šobrīd tur, te ir jautājums par to, cik plaši vai efektīvi vidi sadarbojās ar ekonomikas ministrijas BVKB, jo EDLUS sistēma, kas ir būvniecībā, viņai vajadzēja dot lielāku efektu. Es tiešām brīnos, ka būvniecība nemazinās. Es piekrītu par pāris procesu. Es brīnos, ka tas efekts nav redzams, jo šāds mehānisms būvniecībā ir tā kā soli priekšā pārējām nozarēm.
Tā kā būvniecība, tiešām es ceru nākamā gadā redzēt, nekādu ietekmēt. Bet vai jūs līdzīgi kā Aboliņkungs, vai jūs tā kā apšaubat, varbūt tas skaitlis nemaz nav tik augsts, varbūt neticat? Es teiktu, es neesmu pētījis ēnu ekonomiku, un es uzticos zinātniskām metodēm, tīpaši, ja viņas ir aprobētas zinātniskajā literatūrā. Man patīk, ka Saukas kungs iet tālāk un tā kompilē kopā ar Šneidera kungu rezultātiem. Bet ko es gribēju uzsvērt? Īstenībā ēnu ekonomika mazināšanās par tik daudz procentu punktiem man bija ļoti patīkams pārsteigums. Es, protams, varētu teikt, valsts ieņēmuma dienas darbs ir tiešām rezultējies. Es teiktu, liela daļa noteikti nostrādā, bet kas ir pats galvenais, kas ir ietekmējis, tas ir efektīva un mērķtiecīga analītikas darbs, jo valsts ieņēmuma dienesta Latvijā analītika ir viena no spēcīgākajām visā Eiropas Savienībā. Tā mēs vēl pieķersimies, vai ir vai nav. Ašradien kungam bija ko piebilst? Tad mēs no vispārējā tad aizem ļoti konkrētas nozari. Būvniecības nozari manā izpratnē ir vēl ļoti, ļoti pētām šajā virzienā. Tā problēma ir paša nozara, ka nozara nespēja izrauties no tās vēsturiskās situācijas. Ja atceraties, nozara pavisam nesen vēl tika pieķert ļoti nopietnos konkurences likuma pārkāpumos, kas parādīja, ka tā domāšana joprojām ir vairāk raksturīga austrumiem nekā rietumiem. Jūs ticat, ka šis skaitlis ir reāls? Jā, un tad es gribu teikt, ka, ja mēs pārējām tādām ļoti precīzām lietām, patiesībā valsts pusē viss jautājums ir tehnoloģijās. Un, ja mēs tiekāmies ar Somijas dienestu, nodokļu administrāciju, ir jaunās tehnoloģijas risina šos jautājumus ļoti precīzi, un ja mēs runājam par vienu no tā saucamā mākslīgā intelekta, mašīnu mācīšanās sistēmu izmantošanu, tikko mēs noslēdzām līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti, un tātad mēs ejam iekšā būvniecības nozarē. Ja pieķerāmies būvniecībai, padiskutējam vēl drusku par to būvniecību. Saukskungs, pasakiet, ko jūs sakat, cik var ticēt vai cik ir pamats neticēt, lielie, mazie, kas tur ir iekšā tam būvniecības segmentam jūsu skatījumā? Pirmkārt, par būvniecības sektoru var teikt, ka būvniecības nozara ir pirmrindnieki tajā, kādā veidā viņi ir savulaik piegājuši ēnu ekonomikas mazināšanai. Es atgādināšu, ka tā ir nozara, kas pirmā un vienīgā līdz šim ir ģenerāla vienošanos ar valsts noslēgusi, un kur arī, lai arī lēnām, bet tomēr seko līdzi, un tā tendence vienā brīdī bija panākt. Tad bija, otra lieta ir jāsaprot, ka ne tikai Latvijā, bet arī citur būvniecības nozare vienmēr būs augstākā ēnu ekonomikā, bet svarīgi ir arī tas, ka viņi ir ļoti sensitīva tam, kas notiek ekonomikā. Ja ir kaut kāda nenoteiktība, un nenoteiktības bija pārējiem iepriekšējos 2 gadus, tad būvniecība ir viena no pirmajām, kur mēs to redzēsim. Un tas ēnu ekonomikas kāpums arī pagājušajā gadu būvniecībā, viņš bija strauši lielā mērā dēļ tā, kad bija milzīga šī nenoteiktība. Un tas vienmēr tas ir tas, ko mēs redzam, tas vienmēr tā būs. Trešā lieta, ja jūs paskatīsieties TVNet raidījumu Nauda runā, aptuveni pirms gada es intervēju vienu no būvniekiem, kurš ar kapuci, lai viņu neredzētu, runāja par to, kas notiek būvniecības nozarē. Un viņš smējās pirms tam un pēc tam, un arī raidījuma vidū, ka teica, ka lielie būvnieki pilnīgi neko. Un tā. Tur viņš teica, ka maksā jau tomēr visi, un arī tur notiekot daudz visādas lietas dēļ dažādiem faktoriem. Tas ir tas, ko es redzu kā pētnieks, un tas ir tas, ko man rāda. Ir kāda reakcija uz viceģenerāla direktors teikto, ka ir izbrīns, kāpēc nestrādā labāk tā elektroniskā darba laika uzskaites sistēma? To es tiešām nevaru. Šito epizodu līdz galam tad izrunājam. Pirmkārt, ir ļoti uzmanīgi varbūt jāpieiet tādiem statementiem, ka maksā pilnīgi visi. Tas ir pilnīgi nepatiesi, un es domāju, ka tas ir ļoti būsim uzmanīgi ar šādiem apgalvojumiem. Tas nav patiesi. Jūsu apgalvojums pilnīgi nepatiesi? Arī uzmanīgi pret viņu. Es neteicu pilnīgi visi, es atsaucos uz to vienu cilvēku, kurš teica, ka kas ir lielā apjomā. Jā, es domāju, šeit tiešām ir jāskatās, kur tuvāk tā problēma ir. Un pēdējā gada laikā, kopš pēdējā indeksa publikācijas, ir bijušas entās darba grupas, kurās mēs esam strādājuši kopā kamēr ar ministrijām. Un faktiski šis ēnu ekonomikas apkarošanas plāns ir tapis ar tām modifikācijām, kādas iepriekš nebija. Tātad skatīties vairāk, analizējām, kurās grupās, kuros segmentos tiešām šī ēnu ekonomika ir visbūtiskākā.
Un viens piemērs, es domāju, arī iekasējumība. Ja? Paņemsim, aiziesim uz kādu sludinājumu portālu pa būvdarbiem. Apmēram kā 2000 sludinājumi ir aktīvi jebkurā laikā. Ja? Un uzzvanīsim uz kādiem no šiem numuriem. Ja? Un ko mēs tur redzam? Ja? Tad faktiski pavisam pēc neliela laika posma mēs jau varam nonākt pie tā, ja, kad ir piedāvājums šo darbu izdarīt kaut kādā privātmājā remontu. Ja? Tātad, jā, var, protams, ar PVN un vēl plus 20%, ja, tad būs ar papīriem, savādāk lūdzu, tā teikt, skaidrā naudā. Ja. Tātad šī ir tāds ļoti liels kārdinājums cilvēkam. Un komplektā ar šo nodokļu maksāšanas morāli, ja, šeit ir perfekta recepte, ja, lai būtu šis ekonomikas līmenis pietiekami augsts. Ja. Bet šo stāstot jūs turpināt uzturēt, ka jūs neticat tik augstam? Es neticu, jo tur ir materiāli, būvmateriāli, kas jau sastādīja ļoti lielu procentu un kurus faktiski nevar nopirkt. Ja? Tā vienkārši, nesaku tā, nevar, ja, bet lielā mērā nevar nopirkt melnajā tirgū, ja, bez samaksātiem nodokļiem. Te bija betonieki kaut kad, kas teica, ka kā vēl var, un vēl bija visādi, kas teica, karjeri, jā, tur bija, jā. Var. Man pašam ir privāta māja, man arī ik pa laikam kaut kas ir jātais, man arī ir grūti no tā to 21% maksāt. Lielā mērā nevar. Bet tas jau neizskaidro visu ēnu ekonomiku. Jā, ja mēs aiziesim uz jebkuru mazumtirdzniecības veikalu, ja, kur dzīvokļiem ir, tur nevar, ja, protams, ja, tā kā tas ir skaidrs. Ja. Un pie maksāšanas morāles jau arī ir, ja, ja mēs runājam par lielajiem būvniekiem, ja, tad ir jāraugās, ja kādā veidā valsts maksā būvniekiem par padarīto, ja, tad ja nemaksā, ja, un ir kavējumi, ja, no valsts puses, ja, un faktiski būvnieks saņem savu par padarīto darbu, saņem apmēram pēc pusgada. Jā, plus vēl ir ieturējumi garantijas, laika garantijas, viss kaut kas. Jā. Un tad faktiski sanāk tā, ka peļņu būvnieks var saņemt tikai apmēram pēc 5 gadiem, kad objekts ir pabeigts. Jā. Līdz ar to arī šeit ir viena ļoti būtiska problēma, kad faktiski tīri no naudas plūsmas viedokļi ja uzņēmums nav performējis pietiekami labi un uzkrājums, veicis biznesā, jā, tad kārdinājums ir liels. Es jums pilnīgi piekrītu. Viss cieņums, mēs esam sadarbojušies vairākus gadus arī ekonomikas būvniecībā, un daudz ko no jums arī esmu mācījies. Jūs augstums piekrītat, ka valsts dzen būvniekus tai sainās? Es gribēju pateikt vienkārši to, ka atdot cieņu būvniekam, kas ir daudz šo darījis, un pateikt, ka tas, ko jūs teicāt, jau neparādīja neko par lielam. Jūs būtībā izskaidrot, kāpēc šī ēna ekonomika ir liela. Visi tie argumenti viņi par to bija. Enziņa kungam bija ko piebilst? Jā, man jāsaka, pētnieki neiedeva pētījumu no rīta, lai es neizpļāpātos rīta panorāmā par datiem. Līdz ar to es tikai tagad arī redzēju šos datus un tiešām pārsteidzoši tas samazinājums. Tagad mazliet padomājot, es domāju, ka varētu būt divas lietas, kāpēc tik būtisks samazinājums. Pirmā lieta, tas, ko Petersons kundze minēja, ka tie atbalsta pasākumi, pie kam virkne, viņi tiešām bija saistīti ar to, cik es nomaksāju, nenomaksāju. Tas varētu būt pozitīvi ietekmēs, tas viens, bet otrs, kas varbūt pat vēl būtiskāk, ar ko pagājušais gads bija pietiekami raksturīgs, ar to, ka faktiski fizisko personu segmentā tās brīvās naudas īstenībā ir krietni mazāk. Arī būvniecība privāto sektorā krietni mazāk. Un tur savukārt mēs zinām, ka ēna ekonomika vēsturiski ir bijusi liela un vēl aizvien ir liela. Tā kā bija mazāk naudas, līdz ar to šajā segmentā arī mazāk visu gāja tā kā gāja. Labi, paiemies vēl, atgriezīsimies gan jau vēl pie būvniecības, paiemies cauri, iesaistam soli pa solim vēl vairākus aicinātos par versijām. Lūškungs, darba inspekcija, tas ir pie jums aploksņa algas, arī pie jums, vai ne? Arī pie jums. Ko mēs darām un ko mēs neizdarām? Kādās aploksņa algas mums kā ir, lielas tā ir. Es gan vairāk teikt, ka pie mums ir daļa par neuzrādītiem darbiniekiem, proti nereģistrētie darbinieki, kas strādā bez darba līgumiem un kur netiek reģistrēti valsts ieņēmuma dienestā. Un, šobrīd, protams, arī es patīkami pārsteidzu redzēt to, ka tā tendence kopā valstī ir ar mīnuszīmi, proti ir samazinājusies ēna ekonomika. Tad pašā laikā, ja skatāmies uz to, ko mēs atklājam savās pārbaudēs, tad es nevarētu teikt, ka mums ir novērams mūsu kritums. Pārbaudas mēs veicam apmēram vienādā līmenī kā iepriekšējos gados, un apmēram vienādā līmenī mēs ir atklājam šos nereģistrētus darbiniekus. Tā kā es šobrīd teiktu, ka mēs arī to redzam savās pārbaudēs nevaru. Mums joprojām sanāk, ka mēs redzam diezgan daudz šos te ēnstrādniekus, ja mēs bišķiņ panalizējam tieši par būvniecību, ko vairākas reizes tika piesaukts. Tad būvniecība gan mums rādās, kad ar katru gadu, vismaz tajos absolūtajos ciparos,
Viņa kaut arī pirmajā vietā, arī pie mūsu statistikas, viņa tomēr drusciņi ir tendence samazināties. Un, ja mēs ēķinām uz 100 000 darbiniekiem, tad mums pat pirmajā vietā aiziet pirms būvniecības horika nozare, respektīvi viesnīcas, restorāna apkalpošana. Jā, šī ir nozare, kurā gan tendence ir uz otru pusi, respektīvi viņai pēdējos 3 gados mēs konstatējam arvien vairāk. Tas, ko es varu pateikt par mūsu. Bet jūsu datiem tirgotāji ir palikuši baltāki? Man jāpaskatās par tirgotājiem. Kamēr jūs skatāties, Pētersons, grib kaut ko teikt? Es gribēju vienkārši mazliet oponēt darba inspekcijas vadītājiem, ka tomēr aploksņa algas ir darba inspekcijas kompetence, jo stundu uzskaita darba laika atbilstoši faktiskajām ir darba likums. Un, manuprāt, aploksņa algās ļoti būtiska ietekme ir šīm virsstundām, jo mēs zinām, salīdzinot ar tiem pašu Lietuvu un Igauniju, cik par virsstundām ir jāmaksā mūsu darba devējiem. Tātad 100% tas uzreiz sadārdzina visu šīs izmaksas, un tāpēc liela daļa visticamāk maksā tā, ka par 8 stundām samaksā, cik ir, un pa virsstundām, lai neuzrādītu un nebūtu jāmaksā šie 100% vēl klāt, ir neuzrādītais laiks. Oponējumu pieņemat, tā kā nepieņemat? Nē, nav tā, ka es nepieņemu. Protams, ka darba laiks tas ir mūsu jautājums. Es no tā nenotkāpjos vai nenorobežojos, bet noteikti tas nav tas vienkāršākais, ko var pierādīt, jo no darbinieka pozīcijas tas pārkāpums no mūsu puses, tad darbinieks saka, ka man netiek skaitīts visas stundas. Mēs nevaram pieķert, ja viņš saka, ka man viss ir uzskaitīts, un alga gada saņem ir tāda, kāda man ir. Jā, tas ir tas, kur mūsu kapacitāte faktiski arī beidzās. Bet atbildot par tirdzniecību, ja arī tirdzniecībā es nevaru apstiprināt tos pašus datus, mums sanāk, ka tirdzniecībā mēs konstatējam tomēr drusciņu to pašu bildi, kas bija iepriekš. Tā kā es neredzu šo samazinājumu pie sevīm. Tas ir runa pa mazumtirdzniecību, primāri jūsu saimniecībā. Jā. Labi, vēl pie vārda netikušiem Atsons kundze tajā apskatāmajā gadā bija vēl koalīcijas partneri, pēc tam kļuva par opozīciju, tagad jūs vadat apakškomisiju saimā ēnu apkarošanas. Kas starp visām šīm versijām, kas te skan, kas ir noticis, kas nav, kas strādā, kas nestrādā? Jā, paldies par doto vārdu. Arī es vēlos pateikties Sauks kungam un Putniņa kungam par šo pētījumu. Dati dien ir ļoti iepriecinoši, bet es piekritīšu iepriekš teiktajam, ka lielā mērā tā ir pēc Covida pazīme, jo daļai gan darbinieku, gan darba devēju šis valsts atbalsts motivēja iziet ārā no ēnu ekonomikas zonas, tā skaitā arī maksāt vairāk legālas darba samaksas. Un otrs, ko mēs šodien neesam pieminējuši, ka bija atsevišķi pakalpojumu nozars, kas principā aizgāja pagrīdē dēļ tiem ierobežojumiem, kas tika ieviest. Un visticamāk arī pēc Covida šīs nozars pakāpeniski atgriezās legālajā darba tirgū. Pašas pa sevi? Gan, piemēram, skaistums kopšanas nozara varētu būt, kad jā. Es liecos domāt, ka jā. Es liecos domāt, ka ģenerāldirektors smīn drusku. Jo? Es nevaru apgalvot par visu nozaru kopumā, bet daļa noteikti pēc Covida tā tendence ir bijusi pozitīva. Daļa noteikti jā, jo Covid laikā paliekot pilnīgi bez kādiem iztikas līdzekļiem, protams, skaistumkopšanas speciālisti arī sāk par to domāt, tomēr nevēl te ēnu ekonomikas plānā tieši skaistumkopšanas nozara ir izcelta kā viena no 4 kopumā nozarēm, kam valstī jāpievērš uzmanību, un tur mēs redzam ļoti lielu skaitu iespējams pašnodarbināto, un ja vēl nedēļu atpakaļ mēs domājām ar veselības ministriju, kā noslēgt ģenerālu vienošanos ar šo nozari, tas ļoti, ļoti grūti un sarežģīti, jo tas nav tikai lielās kompānijas, kuras varētu vienoties par vidējo darba algas samaksu. Vēl nesen vidējā darba algas samaksa frizieriem bija 200 eiro mēnesī. Un tad mēs domājam par vidējo algu Latvijā komerc sektorā, tad 200 eiro oficiālā, legālā, tas, ko valsts ieņem dienas taisa vidējo nozarē, tas izklausās diezgan smieklīgi, lai mēs pie tā pielīdzinātu un pateiktu, tas, ka maksā 300 eiro, tas ir ļoti labs nodokļu maksātājs attiecībā uz darba spēku. Bet kopumā, es nevaru lielīties, ka valsts ieņēmuma dienas ir tas, kurš norāva to skaitu no 26,5 uz 22,9. Tomēr liels pienesums valsts ieņēmuma dienas darbam ir. Tas ir viens, tiešām Covid deva tādu stimulu paskatīties savādāk, pirmkārt no pašu uzņēmēju vai pašu nodokļu maksātāju puses, bet otra lieta, es tomēr turpināšu šo valsts ieņēmuma dienesta analītikas darba specifiku, ka mēs neejam vairāk fiziski, vairāk tik daudz pārbaudēs. Mēs ejam ļoti maz. Piemēram, 17. gadā bija vairāk kā 700 nodokļu auditi gadā,
Tad pagājušajā gadā tie bija 38. Mēs taisam nodokļu audits tikai tad, kad mēs tiešām redzam, kur ir absolūti nepārprotama. 38 auditi pa visu valstu visiem. Visiem, par visu valsti. 38 nodokļu auditi, jo tas ir kā pēdējais smagākais. 3 auditi mēnesī. Jā, bet pa vidu ir tādēļ bija 22. gada 1. jūlijā nodokļu kontrolas mehānismu izmaiņas, kur valsts ieņēmuma dienestam tika iedot dažādi instrumenti, ko uzņēmēji pēc būtības atbalsta, tādi vieglāki, ērtāki mehānismi, nodokļu rēķini. Ja mēs sazinamies ar nodokļu maksātāju un ir skaidrs pierādāms, mēs piestādām nodokļu rēķinu. Nodokļu audits ir darbs gan valstī, gan konkrētam uzņēmējam. Tādēļ mēs aizejam uz citiem kontrolas mehānismiem, un tieši tas parāda to mērtiecību, ka mēs ejam tikai pie tiem, kur tiešām ir pierādāms, ka ir Petersons kundze pirms 10 gadiem, kad jūs bijāt ģenerāldirektori, cik auditi bija gadā? Man liekas, 1800. Tad jūs neefektīvi strādājāt ar 1800. Es domāju, ka mēs ļoti labi un strādājām gan tad arī, gan šobrīd, jo viss mainās. Un, manuprāt, būtu ļoti absurdi, ja mēs, teiksim, arī valsts ieņēmuma dienests būtu uz vietas un neattīstītu metodas. Bet es gribēju mazliet, teiksim, oponēt, sasaistot ar būvniecību. Augstskungs pieminēja šo vienīgo ģenerālu vienošanos. Un ģenerāla vienošanās tātad būvniecībā ir noslēgta jau entos gadus atpakaļ, kur ir šī vidējā stundu tarifa likme noteikti ne mazākā. Un es atceros toreiz, tad, kad arī tika noslēgtā ģenerāla vienošanās, valsts ieņēmuma dienas lika lielas cerības, jo beidzot būs instruments, kāpēc nostrādātās stundas piemērojot šo likmi, kas ir augstāk par minimālās algas, teiksim, likmi, ir, kad varēs aprēķināt. Un darbojoties aktīvi arī darba devēja konfederācijā un LTRK, mēs esam arī analizējuši, un valsts ieņēmuma dienests ir periodiski devis informāciju, kā būvniecībā ir attīstījušās vai uzlabojušās šīs vidējās darba samaksas un kādi ir kontrolas pasākumi. Es nezinu, varbūt tās pēdējā gada laikā kaut kas ir mainījies, bet šo instrumentu, kas ir tātad ģenerāla vienošanās, kur ir noteikti šī minimālā, ir laika uzskaita manā skatījumā, un tas nav tikai mans, bet, kā es arī gribu teikt, gan LTDK, gan LTRK viedoklis, ka nepienācīgi tiek izmantots. Arī tas, ko Baiba minēja saistībā par šiem rēķiniem izrakstītajiem, netieši no valsts ieņēmuma dienesta izmantojot šo analītiku, šo informāciju, sākotnēji kaut vai brīdinot visu šos būvniekus, kuri nesasniedz, un ļoti daudz nesasniedz šo minimālo. Es domāju, ka tas tā līknē bija noteikti būtu jābūt arī būvniecībā krietni, teiksim, labākai un ēnu ekonomikai mazināt. Jo, kāpēc es vispār šo minu? Ne par velti arī Baiba pieminēja skaistums un veselībai, kur ģenerāla vienošanās arī ir dienas kārtībā, kur vērtē vai noslēgt. Šobrīd vienkārši no uzņēmēja puses īsti nesaskata jēgu šai ģenerāla vienošanās, ja būvniecībā jo tā bija smaga apņemšanās, smags darbs, tolaik, teiksim, būvniecības asociācijas vadītāji, ko ieguldīja, lai varētu noslēgt, un ka mūsu skatījumā netiek šis instruments pienācīgi izmantots. Es ļoti, ļoti ceru, kad Covid ir beidzies un arī valsts ieņēmuma dienas pārskatot visu šīs iespējas un arī šo informāciju, kāds ir šobrīd ir, teiksim, ir dotas valsts ieņēmuma dienestam, ka pienācīgāk izmantos attiecībā uz būvniecību. Pirmkārt, mēs aicinām pilnīgi visus nozars slēgt ģenerālvienošanos. Tas ir tiešām labs instruments, un varbūt līdz šim esam valsts ieņēmuma dienests par maz nācis klajā ar tiem kontrolas mehānismiem vai kontrolas rezultātiem, ko valsts ieņēmuma dienests dara. Un līdz šim tas ir domāts tikai paslēpt to ideju, ka valsts ieņēmuma dienesti ir represīva iestāde. Es šo represivitāti nesaskatu. Ja valsts ieņēmuma dienests kontrolē ēnu ekonomikas darboņus, tas nozīmē, mēs uzlabojam to darbošanās spēju godīgiem nodokļu maksātājiem. Tas, ko mēs darām būvniecības nozarē, jau šogad vien ir 70 kontrolas pasākumi. Jā, tas ir viens nodokļu audits ar 400 000 eiro uzrēķinu un vēl 100 000 labprātīgi samaksājuši vai piestādīt nodokļu rēķinu. Tātad valsts ieņēmuma dienesta turpmākā komunikācijā mēs katru mēnesi nāksim ar vienu tēmu, kur stāstīt, lai godprātīgie nodokļu maksātāji justu, ka valsts ieņēmuma dienesta tiešām strādā un strādā arī šo ēnu ekonomikas daļu mazinot, un arī tās skarbās lietas, kas ir godīgas konkurences veicināšanas pamats, lai jūs to redzētu un justu, ka mēs nevis represīvi iestāde, bet mēs atbalstoši godīgiem uzņēmējiem. Roķkunds, katru mēnesi, cik mēneši tie būs, cik būs tēmas? Tie 4 mēnešu dati. Ne, jūs sakat, nāksim ar vienu tēmu, cik ilgi nāksim, cik tēmas būs?
es domāju, nepārtraukti. Mēs varam paņemt mazākas, lielākas, bet tā būs mūsu komunikācijas maiņa, kas šogad... Tad tagad vairs neslēpsimies, ka ir represīvā daļa, ja? Tā nebūs represīvā daļa, tā būs kontrolējoša. Jūs jau pateicāt, ka tika bišķi tā pieslēgts, ja? Nē, mēs nāksim klajā ar to, kā mēs palīdzam godīgam biznesam un kā mēs mazinām ēnas. Jā, daži piebildes. Represīvā daļa nekur nav palikusi. Piedod, ir institūcijas ļoti. Pie tam visai komandai ir pievienojuši ļoti labi, kas ir finanšu izlūkošanas dienas, kam ir ļoti labi dati un ar kuriem mēs arī strādājam. Un ir, ja mēs apstāmies skaidrs naudas operācijas uz robežas, tiek apturētas ļoti labi tagad. Tieši tā konkrētās operācijas. Pārējās vēl redzēsim. Bet es gribēju teikt vienu lietu par publisko pārvaldu. Man liekas, ka viena izcila lieta, ko valsts ieņēmuma dienas ir izdarījis, tā ir reitingošanas sistēma. ABCD reitingi. Un tas, ko mēs redzam, 1. janvāra viņš strādā. 6 mēnešu laikā vairāk kā 3 miljonu skatījumu. Tātad ir mēģinājums saprast, kur es esmu, kur tas mans uzņēmums ir A klasē, B vai C klasē, un mēs redzam ļoti skaidru kustību. Uzņēmēji mēģina saprast, kāpēc viņi nav tajā A segmentā, ko mēs varam darīt, uzlabot šo savu reitingu. Un tas, ka valdība konsekventi turpina šo publisko reitingu, tas publiski visiem pieejams, apskatāms ir. Ja? Izmantot tālāk, tas, ko mēs ejam, ir A reitinga, priekšrocības A reitinga uzņēmumiem kaut vai publiskajos iepirkumos. Tas ir ļoti skaidrs signāls daudzām nozarēm, piemēram, būvniecībā. Uzreiz pārprasām, Enziņa kungs oficiāli kameras vārdā. Reitingošanas sistēma ir izcila lieta, kas ir izdarīta? Pirmkārt, jā, pašu reitingošanas sistēma. Mēs faktiski savulaik teicām, ka viņu vajag ieviest, tas bija kaut kur laiku atpakaļ. Vai ir sanācis šobrīd tas rezultāts, kurš nav pilnveidojams? Nu, droši vien viņš ir pilnveidojams diezgan būtiski, gan tajā sadaļā, kas attiecas uz pašu reitingu algoritmu, tas ir punkts 1. Punkts 2, kur vēl ir tāls ceļš ejams, es domāju, taisn tajā bonus sistēmā, ko tāls ceļš ejams. Paliekam pie tā, iesaistam vēl. Es vienu ātru komentāru. Labais rādītājs, ka B segments no 1. aprīlī uztaisīja atjaunoja par 1. ceturksni datus, un no B segmenta 1000 uzņēmumu 2% pārgāja uz A segmentu. Viņi uzlaboja savu nodokļu maksātāju uzvedību. Un atbildē Enziņa kungam, reitingu sistēma ir dzīves organisms. Mēs viņu pilnveidojam un šobrīd domājam to, un papildus arī būs vēl bonus, ne tikai, ko ministrs minēja iepirkumos, bet mēs arī, es apsolīju uzņēmējiem, un tas būs, ka kases aparātu certifikācija notiks tikai reizi gadā, ja tu esi A segments uzņēmums. Ja viss tik labi uzvedās, kāpēc tas budžets nepildās? Pildīsies. Ekonomikas ministrija mums ministra padomnieks Arturs Andersons pārstāv, kas ir no jūsu resoru puses sakāms par to, kas notiek? No mūsu resoru puses mēs gribētu teikt, ka ļoti labs dialogs ir tieši ar būvniekiem, ja mēs par būvniecību runājam. Šobrīd lielākā daļa no visiem darbībām ir vērsts tieši uz lieliem būvobjektiem, tieši uz lieliem laukumiem, tieši uz lieliem projektiem. Attiecīgi šobrīd tas, ko mēs esam piedāvājuši, ejot uz priekšu ar attīstības plānu, ir, ka koncentrējamies arī uz mazākiem. Tad, piemēram, šos instrumentus, kas šobrīd ir ieviesti, tāpat darba laika uzskaita, arī uz mazākiem projektiem, uz mazākiem būvobjektiem. Tātad šeit mēs esam arī piedāvājuši samazināt arī šo edlus ieviešanas slieksni krietni uz leju, lai arī mazākos objektos tiktu veikta šī kontrola. Tas, ko kolēģi arī minēja tieši par analītiku, tieši par to, ka varbūt represiju skaits nav tas galvenais, ka mums ir jāspēj īstenībā jau tie dati savācās un īstenībā ar prātīgu analītiku mēs varam identificēt, kur ir šie riski, kur mēs redzam, ka cipari īsti neiet kopā. Kā kolēģi minēja, arī ģenerāla vienošanos ir gadījumi, kad nesasniedz šīs vidējās algas. Tagad ir jāņem vērā, ka ģenerāla vienošanās arī būs iespējams jāmaina ar būvniekiem, tāpēc, kad mainās arī šī minimāla alga, līdz ar to šis ir ļoti labs brīdis dialogam. Tas, ko mēs vēl redzam, kas bija šeit par cilvēkiem, par aplūkšņu algām. Mēs no ekonomikas ministrijas varbūt skatīties uz cilvēku resursu, neesam tik varbūt skeptiski par šo, tāpēc, kad ir redzams, kad ir cilvēki, kas strādā, iespējams, jā, viņi strādā šajā ekonomikas zonā, un tas, kas mums ir jādara, mums ir arī šobrīd aktīvi strādāt pie cilvēku resursu attīstības plāna, mums ir viņi jāvelk šajā tīrajā ekonomikā, lai mēs varam viņam palīdzēt attīstīties un tā tālāk. Un šeit mēs redzam instrumentus, kas varbūt mazāk ir represīvi, bet vairāk tas ir dialogs, tas ir pārējais process, tas ir atvieglotāka reģistrācija, īstermiņa nodarbinātība. Tie dažādi instrumenti, kur ātri, vienkārši un saprotami, tas gan pats cilvēks, pats šis darbinieks var nonākt, teiksim, zaļajā zonā, un arī
man kā pircējiem, kā kolēģis minēja, kad atverot sludinājumu portālus, tur praktiski tā diskusija ir ļoti vienkārši. Mēs redzam, ka īstenībā ir situācijas, kad tas izcenojums pat reizēm nav vienkārši tā PVN atšķirība. Ir tiešām gadījumi, kad viņi ir pat diezgan līdzīgi ar vai bez PVN no dažādiem piegādātājiem. Tas, ko jūs sakat tagad, tas ir kaut kas, starp to ir kaut kas tāds, kas nav ierakstīts jaunajā ēnu ekonomikas apkarošanas plānā? Vai tas viss tur ir iekšā? Nu, tas viss tur ir ierakstīts. Tas viss tur ir. Tad papildus neko mēs jaunu vēl neesam izdomājuši. Ašarāni kungs? Jā, paldies, kolēģis pieminēja vienu lietu, kam arī ir Finanšu ministrija kopā ar valsts ieņēmumu dienestu teiksim tā, sociālo partneri rosināt, tiešām sāk uzmanīgi pētīt un segmentēt to iedzīvotāju grupu, kuriem ir ļoti mazi ienākumi. Un tad patiesībā mums liels bija pārsteigums konstatēt, ka cik bija 112,000. 126 ir kopumā, bet darbspējīgā vecumā 60,000. Un mazāk kā 1,000 eiro. Jā. Mazāk kā 1,000 eiro gadā saņem 60,000 Latvijas iedzīvotāju darbspējīgā vecumā. Nu jā, un bet viņi strādā. Viss skatās, ka viņi strādā. Viņi ir darbspējīgā vecumā. Mēs nevaram pateikt, ka viņi strādā. Nē, tas nestrādā. Bet viņi ir darbspējīgā vecumā. Un tas prasa ļoti skaidru segmentēšanu, kas tur notiek. Kad cilvēkiem iet katru to dzīvi saprast, kas tur ir apakšā un tā. Un tad, protams, kas nāks no darba devējiem, viskaļākais, protams, ir šis tautā sauktu elementu nemaksāt uzturlīdzekļu nemaksātāju grupa. Milzīga grupa, 42,000 cilvēku. Ja, kuriem ir gan 0 darbspēka nodokļi, gan arī 0 maksājums atpakaļ. Ja. Tā valsts parādu tātad sekšanai. Nu, šobrīd tas dialogs ir noslēdzies, pašlaik viņš ir ļoti kompleks saprast to, kas tas iemesls, kāpēc tie cilvēki tā rīkojas, ka viņi vienkārši tikai ēnā un viss. Un tur ir pilnīgi otrādi, tur ir pilnīgi zeros, nulles spēle, nekā nav, ne tur. Un šobrīd ir atrastie ekonomiskie risinājumi, kurā brīdī tos cilvēks var dabūt ārā no ēnām, lai viņi tomēr būtu ekonomiski interesēti ekspozīcijām parādīt savus ienākumus, viņi sākt atmaksāt šos te nodokļus un arī iespējams valdība varētu iet pretī samazināt procentu maksājumus. Tā kā šobrīd mēs vesela grupa, tas ir 40,000 cilvēku vairāk, kā tomēr šajā te grupā iznāks ārā no šīs te, kur vispār nekā. Nākotnes plāniem vēl atgriezīsimies. Vēl te pāris punkti te pie esošās situācijas jāpieliek. Zukulkungs, ministrs uzzīmēja skaistu ainu, ka mēs attālinamies no tiem austrumiem un tā kā kļūstam vēl rietumnieciskāk un tā, muita tie ir austrumi. Tātad, kas mums tur notiek, ir tīpaši ņemot vērā, ka ēnu ekonomikas apkarošanas plānā ieņēmumi no nelegālās akcijas preču aprites ir viena no lielākām summām, ja ne vislielākā. Viena no. Okay, paldies par vārdu. Ne tikai austrumi, bet tomēr, protams, pamatā jā. Un, ja es tā paskatos, kas muitā ir bijuši tādi lielākie grūdieni pēdējos gados, Brexits, e-komercijas pakotne, bet tas varbūt netik ļoti izmainīja to ikdienu, bet, protams, arī Covid un jo īpaši karš Ukrainā. Tas ir ļoti, ļoti mainījis mūsu ikdienu. Tas, kas notiek austrumos, jāsaprot, ka tas nav tikai Latvijas stāsts. Latvija, principā, ir ceļš uz Maskavu. Un, protams, visa Eiropas Savienība arī, kas brauc mums cauri, mēģina tur nonākt. Par akcīzi ļoti būtiski, man liekas, 4 gadi atpakaļ mēs konfiscējām aptuveni 70 miljonu cigarešu, un pagājuši gadu tie bija aptuveni 7 miljoni. Un it kā liekas, slikti, jā, bet īstenībā nav slikti, jo cik ir nelegālo cigarešu patēriņš, tas ir Nielsen pētījumā arī zināms starptautisks pētījums. Mēs esam vēsturiski zemākajā ciparā 23. gadā. Kas nozīmē, un, protams, tas noteikti saistīts ne tikai ar muitas darbu, bet vispār ar visu to, kas notiek uz robežas. Daudz ciešāka pieskatīšana. Lai, protams, ko es varu noteikti pateikt, ka Baltkrievijas stāsts vēl joprojām ir aktuāls, aptuveni 90%, ko mēs atrodam, ko mēs izņemam, ir saistīti ar Baltkrieviju. Bet tad kopumā jūsu versija ir, ka tā melnā saimniecība, kontrabandas daļa pati pa sevi arī mazinās. Viņam absolūti, jo pretējā, iedomājieties, 10 reizes mazāk izņemt cigarečus un vienlaicīgi nelegālais patēriņš arī samazinās. Ja būtu palikt tajā pašā līmenī, viņam būtu jāuzraujās pilnīgi noteikti debesīs. Tas ir viena lieta, un skaidra nauda vēl ir arī tāds faktors. Un te es varētu parunāt arī par sankciju jomu, jo tās skaidrās naudas plūsmas, kas iet arī virzienā uz Krieviju,
kur nav pat lielās summas, niet runa par kaut kādiem 10 000, ir gana daudz, ko mēs apturam un griežam atpakaļ, tāpēc, kad vienā no sankciju pakotnēm ir iekšā regulējums, ka nedrīkst vest ārā Eiropas Savienības valstu banknotes, nu arī zlotus, kronas un tā, bet, protams, Eiropam tā tie ir. Un tas, ko mēs redzam, protams, pēc tā sauktā kapitālā remonta, kur mums bija ļoti daudz gadījumu tajā pašā lidostā, kur 100 000 skaidrs naudas tika vests iekšā, viņi tika deklarēta un aizturēta, izmeklēta un kas tik vēl ne, tie cipari ir mazāki šobrīd. Pagājušajā gadā pa visu gadu tādi gadījumi, kur bija nedeklarēta skaidra nauda atrast vai nebija pareizi aizpildīts kaut kādas deklarācijas. No muitas viedokļa mēs redzējām 718 000. Tātad nebija pat miljons. Jā. Bet jūsu versija, ka tā skaidrs naudas problēma primāri ir virzienā uz Krieviju? Ir ļoti daudz gadījumu, kad fiziskas personas mēģina izvest skaidru naudu uz Krieviju, bet vēlreiz saku, tie nav lieli apjomi. Mēs nerunājam par miljonu, ja kāds tur nezinu, te pat varētu būt runa par dažiem tūkstošiem katram līdz, bet tas ir noliegts. Sauks kungs, es zinu, ka ik pa brīdim to skaidro naudu piesauc runājot par pretējo virzienu. Mēs pagājušajā gadā to vērsām uzmanību, jo bija dažādi datu avoti, kas rādīja, ka skaidrs naudas, nelegālās naudas vērtība ir ļoti kritusies. Un viens no izskaidrojumiem pagājušajā gadā bija tam, kad tas varētu nākt no Krievijas, jo Krievijā daudz kas tika nogriezts nost. Tā ir plašāka debata, te it kā runāja par pārorientēšanos no Krievijas tirgus, bet imports eksporta rādītāji nerāda, ka tas īstenībā tā būtu. Bet tā ir cita debata. Es domāju, man grūti pateikt, kas par šo gadu noticis. Es neesmu pievērsis uzmanību šeit lietā, neesmu pētījis padziļinātāk, bet es spekulēšu, tāds kvalificēts minējums, tas varētu būt, kad Lietuva ar šo nav tikusi galā. Un tāpēc arī ēna ekonomika Lietuvā iespējams ir augstāka, jo Lietuva bija izskatījās kā viens no avotiem, kur tas varētu būt arī pagājušajā kā problēma, kas Latviju arī ietekmē. Kas bija pagājušajā gadā tāda ļoti izteikta tendence, ka bija tāda kā viļņveida gadījumi. Piemēram, bija brīdis, kad viens 4 mēnešus nenormālos apmēros ukraiņu grivnas mēģināja ievest Eiropas Savienībā. Un tas noteikti saistīts, nezinu, vai izlaupīt kāda banka Ukrainā vai kā savādāk. Zin kā, visiem bija rozā maisiņi vienādi un kaut kā tā. Bet tā tas vilnis tā kā noiet un tad ir labāk un tad atkal varbūt pēc kaut kāda brīža kaut kas cits parādās. Nav tā, ka, zin kā, var 12 daļās sadalīt katrā mēnesī aptuveni plus mīnus tas pats. Protams, arī šīs naudas ieplūšana, es domāju, tajā brīdī, kad pār Eiropas Savienības robežu, Krievijas, Latvijas robežu, ļoti daudz arī Ukrainas bēgļi ieceļoja. Un, protams, ka arī viņiem bija šī skaidrā nauda līdz, bet cilvēki, kas bēga no kara. Jā, it sevišķi, kā saka, 20. Bet tas nenozīmē, ka viņi bija nelegāli naudu uzreiz. Jā, nekādā ziņā, protams. Labi, ministrs vēl kaut ko pasaka, un tad es... Es tik daudz vienkārši pie statistikas. Ja mēs skatāmies skaidro naudu, un viens no tādiem marķieriem ir iemaksas bankomātos, tad 23. gadā viņas ir samazinājušies par 8,5%. Un, ja mēs zinām, tās kopējās summas ir 6,68 miljārdi, kaut kas tas ir. Ja. Un izmaksas bankomātos ir tendence samazināties, un savukārt ir būtiski tendence pieaugt postterminā. Un ko jūs ar to gribat teikt? Taču ārpus bankām tagad mums ir visādas iespējas finanšu risinājumos, jo vairs nevajag to skaidro naudu. To operē mierīgi ar... citiem finanšu risinājumiem. Tāda karta, šitāda karta. Nē, tā diskusija bija par skaidru naudu. Nē, bet tā diskusija, ka jūsu procents iespējams neko neparāda, ka tas aiziet baltā ekonomikā. Tie vienkārši cilvēki, es saprotu, Sauks kungs. To es neteicu, es teicu, ka samazinās skaidrs. Tikai bankomāti. Nē, bet tur ir korelācija. Ja mēs skatāmies, ja mēs pieliekam pretī tos 60 000 cilvēkus, kuriem nav vispār ienākumu, viņi kaut ko iemaksā bankomātos, tas būs pamats jautājumam. Bet ir vēl viena lieta attiecībā par tām citiem finanšu instrumentiem. Ir ļoti aktīva sadarbība šobrīd Lietuvas nodokļu administrācija, un drīzumā arī valsts ieņēmuma dienestam būs pilna informācija par visām šīm te ārvalstu norēķinu kartēm. Vēl mēs nezinām, cik tādas mēs redzam reizi gadā, kas notiek Latvijas rezidentu kontos ārvalstīs. Mēs redzam noguldījumu pieaugumu un pensiju fondus, kas notiek ārvalstīs, bet to mēs redzam reizi gadā. Tad mēs tagad redzēsim kontu reģistrā jau Latvijā arī viss mazāk zināmās vai ļoti plaši zināmās. Sauks kungs ļoti sasmaidījās šajā momentā. Par ko? Nē, ir cilvēki, kas ir teikuši, bet... Varbūt precīzāk, es arī pētu online azartspēļu nozari nedaudz, skatoties līdzi, kas bija aizliegti, dēļ kā mēs arī maksājam, tur arī kontekstā ar populistiskiem lēmiem. Tur mums noteikti, ka nav Bānskundze šeit, viņi varētu apliecināt, kas ir cilvēks, kas uzrauga nozari.
tur ir vesels industrijas pasaules galvenajās konferencēs tiek aicināts un teikts, mēs jums nodrošināsim maksājumus veidā, ka jūs neviens nevarēs izsekot. Tie finanšu instrumenti, viņi ārkārtīgi attīstījušies, un te mēs nerunājam par kaut kādām kriptovalūtām un tam līdzīgām lietām. Tās ir vesels nozeres, caur ko nauda iet, un Latvijas bankās, cik tur nauda un cik netur jūs ļoti labi zinat, gan Finanšu ministrijā, gan valsts ieņēmuma dienestā, un arī iemesls par to, bet būtu naivi domāt, kad kāds var aiztaisīt ciet. Ir arī šis internetu nozars, arī runājot par cigaretēm, ja, ko jūs, Zukurkungs, pieminējāt, ir arī beztabaks nozara, ko es pētu, un tur arī tur debesīs kāp ēna ekonomika. Būtu naivi domāt, ka Kovids varētu, piemēram, vai nevarētu izdarīt? Šos maksājumu starpniekus saucamos, kas uztur naudu. Tā brās kā zināšanas, nav tikai universitātēs mūsdienās, arī nauda vairāk nav tikai komercbankās. Tas ir fakts. Un ļoti liels naudas iet caur šām lietām, kuras jūs nekā nevarat kontrolēt. Jā, bet es gribētu teikt, tā nav tikai Latvijas fenomens. Visa Eiropa un īstenībā nodokļu administrācijas visā Eiropa atzīst, ka tā ir lieta, kur mēs bišķi skrienam pakaļ. Es piekasos tam, ka jūs teicāt, ka jūs noslēdzāt līgumu ar Lietuvu, un tad viss būs kārtībā. Nebūs kārtībā. Jums ir visiem Ameriku jāslēdz līgums un tā. Nē, ar Ameriku mums arī noslēdz līgums. No Amerikas mēs arī saņemam Latvijas iedzīvotāju saprotu, ko es runāju, vai ne? Es saprotu, bet tā ir lieta, kas ir problēma visā Eiropas Savienībā un OECD valstīs. Tas ir jautājums, kur mums ir, bet tas, ko ministrs pieminēja, mākslīgais intelekts un citas lietas, ja mēs investēsim vairāk digitalizācijā, šie pasākumi arī ir tie, kur mums bišķi jāpasteidzās un jābūt vienā vilcienā ar tiem, kas mēģina apkrāpt jebkuru valsti. Tagad saprotam, kurā vilcienā mēs esam. Šaukskungs izmērīja 23. gadu. 23. gadā sāka tapt ēna ekonomija, viņš tapa jau 22. un visu laiku tapa un tapa, un beidzot tagad šogad ēna ekonomikas apkarošanas plāns ir pieņemts. Bogdanovs kundze, kā valsts sekretāra vietniece Finansu ministrijā, ir pēc visu spriežot reālais šī plāna rakstītājs un autors. Tagad mēģinam uz tā visu fonu, kas te ir izskanējis, un tas, ko mēs redzam šai pētījumā, un uz tās ironijas fonu, ko Saukskungs atskaņo, ka ja mērītu nevis pēc Šneidera, bet pēc Saukas, tad jūs jau būtu pārpildījuši plānu. Mēģinam tagad papreparēt, kas notiek ar plānu viņa esošā izskatā. Vai tie ceļi uz tām nozerēm, kas ir prioritārās, tur būvniecība un veselība, un tie ceļi uz skaidro naudu, vai tie ir vēl aizvien, kas nosedz visu laukumu? Kā jūs šobrīd no šodienas acīm skatoties redzat? Jā, paldies. Es arī gribētu sākt ar paldies vārdiem Saukas kungam un Tālim. Arī neesmu viņu satikusi, bet noteikti liels prieks, ka mums ir iespēja sadarboties. Un tiešām tas ir milzīgs atbalsts tam, ko mēs kopīgi daram. Es teikšu, ka man varbūt nebija tik liels pārsteigums ieraugot šos ciparus, jo mēs arī, līdzīgi arī profesors Sauks pie savas metodas mēram un skatāmies indikātorus. Un es atkal aicinātu nepieturēties pie viena konkrēta cipara, cik tad ir tās ēnas, svarīgi redzēt, kādas ir tendences. Piemēram, tagad arī martā un maijā bija LSM aptauja, bija Kantara aptauja arī par aploksņu algām, viņi arī rāda, ka ir tendence samazināties. Ja mēs saliekam vairākus pētījumus kopā, mēs redzam, jā, progress ir. Mēs redzam, ka pašnodarbināto skaits ir pieaudzis, PVN reģistrēto uzņēmumu skaits pieaudzis, nodokļu ieņēmumu, labi, tur inflācija arī, ja, algas pieauga ātrāk par inflāciju. Ir rādītāji, kas liecina par tendencēm. Bet, protams, vēl ir ļoti liels darāms darbs, un ēna ekonomika ir milzīga. Bet izstāstiet, ko jūs secināt no šīm tendencēm? Tad jūs sakat, ka pēc Šneidera arī būs plāns jau izpildīts 3 gadu ātrāk nekā plānam ir termiņš? Plāns nav pašmērķis, un vienalga saucam mēs viņu par plānu vai kā. Man ir arī starp citu minējums par pagājušo gadu. Es piekrītu, ka arī augstās dušas šoki vienmēr arī palīdz cilvēkiem pamosties un pakoriģēt savu rīcību, Covid, karš, bet tajā pašā laikā es gribētu arī novērtēt to smagu darbu, ko, tomēr rakstot likumus, mēs viņus rakstam ar domu. Valsts ieņēmuma dienesta sāk strādāt ar segmentāciju, beidzot publiski tika atļauts komunicēt arī par noķertiem žuļikiem, kā mums te saka.
Tad mums ir arī par tirdzniecību runājot aizliegums atsevināt transporta līdzekļus, kur bija milzīgas spekulācijas. Lūdzu, mēs redzam arī rezultātu. Ir zināmā, ir vajadzīgs laiks, kad norma sāks darboties, bet vienalga potenciāls ir milzīgs, un līdz šim es teiktu, tās visas aktivitātes viņas bija labas, bet mēs diezgan maz risinām sistēmiskās problēmas. Bet būsim konkrēti vēl vienreiz. Tad tas mans jautājums ir, plāns ir pieņemts, valdība akceptēts. Tur, piemēram, ir vispārējā deklarēšanās. Pirms gada mums bija diskusija šai pašā formātā. Ašarādenkungs teica, cik ļoti viņš ir par to. Tagad tajā plānā šī deklarēšanās ir atlikta tikai izpētes līmenī, un tā pati izpēta līdz nākamā gada beigām. 26. gada budžets tad jau būs pieņemts, šī vai cita valdība, šīs saimnes un sasaukums, nekas nenotiek. Ir ieviestas definētas prioritārās nozares, tās prioritārās nozares viens otrs kritisē, tā skaitā viens otrs no klātesošajiem, bet viņas tur ir. Jautājums ir, vai jūs redzat, ka viss tas, kas ir plānā, kas ir pamatdokuments šobrīd, ka tas ir pareizais bāzes dokuments, ar ko valsts virzās uz priekšu? Pareizais, bet nav vienīgais. Runājot par būvniecību, tagad, piemēram, jūlijā sāks darboties ļoti spēcīgs instruments no iepriekšējā plāna. Mēs redzēsim, kad nauda ir aizgājusi no ģenerāļa uz apakšnieku. Toreiz tas bija milzīgs caurums, jo tā nauda pa vidu pazuda. Viņa vienkārši netika līdz galam. Viņš bija tajā plānā, bet mēs redzēsim nākamgad, paskatīsimies ciparos. To pašu ēdlusa plašināšanu, arī, teiksim, tas, ko mēs esam ielikuši jaunajā plānā, mēs spēsim novērtēt objekta izmaksas un varēsim arī paskatīties, no kurienes cilvēkiem ir nauda. Proti visas tās lietas, viņas sāks darboties, un tas, piemēram, arī ļoti spēcīgs instruments, mēs viņu saucam par horizontālu pasākumu, ir e-rēķini. E-rēķini. Itālijā tas ir ļāvis samazināt PVN plaisu pa trešdaļu. Tātad vairs nevarēs retrospektīvi pagrozīt, viss būs ļoti transparents, un jau no nākamā gada, no 25. gada, mēs e-rēķinu izmantošanu padarīsim pa obligātu sadarbībā ar publisko sektoru, un no 26. gada tas būs obligāts absolūti visiem. Tātad mazāks sloks, lielāka transparence, un īstenībā arī par iepriekšējiem gadiem ļoti būtisku nozīmi arī plais, manuprāt, samazināšanā ir devusi ziņošana par atlikumiem kontos. Neaizmirsīsim arī par entām direktīvām, laikam tagad 8. ir pieņemta par starptautisko informācijas apmaiņu, par platformām. Mēs jau visu to, balso deputāti ar domu, ka tas viss strādās. Manuprāt, tas arī sāk darboties. Arī, kā ministrs pievinies par tiem profiliem, vienmēr tām ēnu ekonomikas dalībniekam ir vārds uzvārds – Jānis Bērziņš. Ja viņš ir alimentu nemaksātājs, šobrīd, saņemot 700 eiro algu, viņam paliek 560 eiro. Ja viņš palielinās algu un parādīs 3000 algu, viņš vienalga saņems 560 eiro. Vai viņš var izdzīvot? Nē, viņš nevar izdzīvot. Tad jaunais risinājums, ko tikko Saeima ir atbalstījusi pirms otrā lasījuma, ļauj viņam lielāku algu parādīt. Mēs nesagrābsim paliekam visu. Paliekam pie piemēra par Jānu Bērziņu un paliekam pie plāna. Saukskungs, jūs esat pazīstams pēdējos mēnešos ar plāna kritizēšanu. Parunājam tagad. Bogdanovs kundze saka, ka viss ir un pārpus plāna, viss kaut kas ir un viss labi. Pirmkārt, labi, kad ne Gundars Bērziņš, bet Jānis Bērziņš. Gundars droši vien atviegloti nopotās, runāja par Latvijas universitātes rektoru. Neapšaubām, plānā ir daudz labas lietas. Man ir patīkami redzēt, kad mans vārds ir analītiskā daļā ļoti daudz, bet ne tāpēc, ka es esmu visu darbu izdarījis, bet tāpēc, ka es esmu vadījis šo valsts pētījumu programmu un lielā mērā koordinējis. Un daudz, kas tur tiek ņemts vērā, vismaz aprakstošajā daļā. Mēs droši vien, ka tiksimies arī pēc tam ar finanšu ministriju un runāsim detaļās. Tā ir plašāka debata nekā šeit. Es piekrītu, ir daudz labas lietas ēnu ekonomikas plānā, sevišķi tās lietas, kas ir saistītas ar to, kad ir jāspēj, jāvar cilvēkiem pierādīt savu ienākumu avotu. Tas ir neapšaubām. Man arī, tur tiešām daudz varētu labi teikt. Tas, kas man varbūt tā līdz galam nepatīk, es joprojām neredzu ēnu ekonomikas mazināšanā šo koordinēšanas mehānismu, tas neparādās plānā, tas, par ko mēs daudz ko runājam. Ja. Vēlreiz,
tieši tā arī ir, kad valsts ieņēmuma dienests var pieķert ar mašīnu mācīšanās metodēm. Mēs valsts pētījuma programmā arī devām ieskatu, kā to var darīt, un uz tiem auditiem nav tik bieži jāiet, un tur tiešām to var lielā mērā izdarīt. Jums ir fantastiska analītika, un tā, bet tiešām ir jāiet uz auditu būtībā, lai ņemtu ciet, nevis lai auditētu. Ja? Un varbūt ne 38, varbūt vairāk, bet vienalga, kāda jums ir kapacitāte. Bet tajā pašā laikā, piemēram, Domburkungs jau pieminēja, tu teici par šo te, par vispārēju nodokļu deklarēšanos. Es tiešām redzēju izvērtēšanas pasākumus plānā. Tas, ko jūs aprakstījāt, jūs izvērtēsiet šīs lietas, un no tā jūs plānojat 7 miljonus ieviest. Nevar no izvērtēšanas 7 miljonus ieviest. Nodokļu maksātāja reitings, kas te tika runāts. Es nesēžu te pirmo gadu. Ar ko atšķirās tas no baltā saraksta? Kas arī pirms tam bija, tur arī bija tie paši mērķi, ar tā paši cilvēki gājumi, pēc tam no tā baltā saraksta nekas tur daudz ko, tas kā PR-ām viņš ļoti forši izskatās, bet no tā baltā saraksta nebija, man liekas, liela jēga. Par tiem centieniem mazināt skaidrs naudas apriti, cik tie būs reāli, Latvijas Banka arī saka, skaidrai naudai būs būt, tur dažādi ierosinājumi, ļoti liels uzsvars ir uz ģenerālu šo te vienošanās veicināšanu ar dažādām nozarēm plānā, kas ir laba doma, bet Āboliņkungs, jūs ziniet, cik izmaksāja nozarei ģenerāla vienošanās, un es tur arī biju klāt mērot ēnu ekonomiku. Tur bija arī liela skepsi, pat tad, kad visi, es atceros, toreiz būvnieki uzlika visu galdā, rekur, mēs esam gatavi darīt to, un jums tagad neticēja beigās, kaut ko jūs slēpjat, tur bija sadarbības starp nozari un arī politikas mērotājiem. Ja jau viss tas būtu tā kā Olga te stāsta, tad jau būtu labi, bet katru gadu, kad esmu šeit, saka, tūlītās mēs kaut ko izdarīsim, tūlīt kaut kas būs, bet kaut kā, katru gadu tas atkārtojas. Un man jau tas zināms, es, protams, joprojām balstos datos, bet kaut kā zināms skepsis, man, protams, tas izraisa. Pavēr pa visu laukumu. Sāciet jūs atbildēt, un te daudziem ir ko teikt. PSP programmā bija 9000 uzņēmumu, vispār reitingā 136 000. 24,000 ir A-reitings. Es piekrītu, ka mums tos burkānus jāpiedāvā aizvien vairāk un vairāk. Papildus jau pieminētajiem kases aparātiem, iepirkumiem. Mēs esam vienojušies ar uzņēmumu reģistru ar vieglākām procedūrām, taksometriem un tā tālāk. Burkānus ir jāpiedāvā, tad arī uzņēmumi būs ieinteresēti uzlabot savu uzvedību. Par koordinēšanu lielākā daļa no šeit klātesošiem tiksies 1:00 Finanšu ministrijā. Mums ir reiz 2 mēnešos. Mēs koordinējam valsts sektora vietnieku līmenī. Nevalstiskais sektors un reizi mēnesī digitālajā rīkā nodarbojas ar mobbingu. Mēs visi atskaitamies, kā mēs ejam un ļoti strikti skatāmies, kā mēs virzamies uz priekšu. Tā kā ar koordinēšanu skaidra nauda un sadarbība, īstenībā man te ir arī cipari, ko mēs pateicoties sadarbībā ar vidu, esam 58 taksometrus, gan jau ziņās esat redzējuši, martā noķēruši. Skaidras naudas apturētie darījumi uz robežas strādājam. Un ar FIDU mums ir ļoti cieša un laba sadarbība. Plus jau ministra pieminētais mākslīga intelekta līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti, kur mēs jau nodokļu maksātāju līmenī varēsim pamanīt neloģiskas nesakritības un tad atkal vērsties uzrunāt. Saukums, jums ir argumenti pastrīdēties, jebkurā sekundē pastrīdēties. Tās mašīnu mācīšanās metodas mēs jau jums iedevām pirms kaut kādu laiku. Jūs varat ar precizitāti noteikt, un tur, es nezinu, ko tur vēl vajag. Es nesaku, ka nekas netiek darīts. Tās ir atsevišķas kaut kādas lietas, kas ir, bet es minēju tur pāris lietas. Jūs minējāt, ko vēl vajag ātrāk vai vairāk. Un tagad tas ir tas diskusijas otrās daļas jautājums. Ko ātrāk un vairāk? Es piekrītu varbūt tai skepsei, ka ēnu plāns izskatās pārāk maz ambiciozs. Tieši šie pasākumi, vispārējā deklarēšana, nevis ieviesīsim, bet izvērtēsim. Piekrītu arī šim te, jautājumam, kāpēc ir 7 miljonu izvērtēšana neko nedod. Tad atbildi ir tā, ka daudzi pasākumi šis plāns tika veidots realistiskākais, ko tiešām var izdarīt. Jo te ir jautājums attiecībā vismaz uz vispārējo deklarēšanos. Tas jautājums ir nevis valdības vai politiķu daram to vai nedaram, bet jautājums, vai valsts ieņēmuma dienas to var izdarīt tā, lai sabiedrībai nebūtu grūti to izdarīt. Lai
pēc būtības valsts ieņem dienestam ir jāizdara tas mājas darbs, tas lielākais darbs, un jāuzliek visi priekšā katram nodokļu maksātājam. Visi tie punkti, kur ir izpildes termiņš 25. gada beigas, jūs tiešām gribat teikt, ka ātrāk to nevar izdarīt? Es gribu teikt, ka mēs noteikti pārsniegsim visus termiņus, kas ir nevis visus, bet lielāko daļu termiņus mēs pārsniegsim, kas ir ēna ekonomikas plānā, un šobrīd jau mēs virzamies ļoti uz priekšu, un arī papildus darbu uzdevumu paši sev mēs esam radījuši. Un tā koordinācija tiešām, man prieks, kā nozares pašas aicināja, un mēs vienojamies ar Finanšu ministriju, ka nozare arī reiz 2 mēnešos piedalās un seko līdzi tur pulsu uz to, vai valsts pārvalde izpild šo ēnu plāna darba plānu, un vai mēs daram vairāk nekā ir ēnu plānā paredzēts. Matsons kundze? Būs labi. Pirmām kārtām es vēlētos atgādināt to, ka ēnu plāns pats par sevi ir nepilnīgs dokuments, ja tam līdzās nepastāv nodokļu politikas darba grupas rezultāts. Tas ir jāskat noteikti kopā kontekstā, jo citādāk mēs esam izdomājuši tikai vienu no sadaļām, represīvo, bet to, kas ir motivējošā, tādiem žēl, ir atlikt 2. plānā. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, ēna ekonomikas apkarošanas plāns noteikti nav dogma. Tas nekad nebūs pilnīgs un gatavs, tāpat kā nekad Rīga nav gatava. Jo, piemēram, arī tas mērķis, kas ir ierakstīts un ko plānots sasniegt, tie 120 miljoni 4 gadu laikā, manuprāt, tas ir nedaudz, ne ambiciozs, bet pat nedaudz smieklīgs. Jo, piemēram, mums ēna ekonomikas apakškomisijā, kaut arī autotransporta nozare, nāca klajā ar saviem priekšlikumiem, kā ierobežot ēnu ekonomiku šajā nozarē, kas sastāda 193 miljonus eiro mēnesī ēnu ekonomikā. Un nozarē vairāk kā 30% ēnu ekonomikā. Un tur bija konkrēti priekšlikumi, kas faktiski ir fiskāli neitrāli un ko var izdarīt salīdzinoši ātri ārpus šī ēnu ekonomikas apkarošanas plāna. Tāpat es domāju, ka arī citas nozares, kā piemēram ēdināšanas nozara, svaigi dārzeņu augļu tirgotāji, kas nākuši klajā, ir arī ar priekšlikumiem ēnu ekonomikas apkarošanai. Tie visi ir noteikti jāuzklausa un jāskatās arī ārpus ēnu ekonomikas apkarošanas plāna. Tā kā noteikti tas darba lauks ir daudz, daudz plašāks. Es ātro repliku. Mans darba laiks ir saskaitīts. 4. daļu no sava darba laika es veltu tikšanās ar uzņēmēju organizācijām, nozara asociācijām. Arī ar šo jūs pieminēto nozari es tiekos. Katra nozare sauc skaitļus no 25 līdz 50% ēnas mūsu nozarē. Un katrai nozarei jautāja, lūdzu, konkrēts priekšlikums, kas ir jādara. Un jūs pieminētā nozara arī sniedz šos priekšlikumus. Mēs atbalstam arī šobrīd no 5 gadu līdz 10 gadu automašīnas vecuma palielināšanu, ka tur nevar. Mēs piekrītam ļoti, ļoti daudzām lietām, tieši to, ko nozara sniedz. Bet es aicinu visus, kas vēl nāk, ar kuriem es vēl neesmu tikusies, tiešām reāli izpildāmus piemērus ar to, kā tas varētu mazināt ēnas, jo jūs esat tie, kas jūt tās ēnas savā pusē. Mēs varbūt valsts, sēžot nodokļu politikas papīros vai ar saviem datoriem, dažkārt kaut ko neredzam. Stāstiet mums to reālo situāciju. 4. daļa ģenerāla direktoras laika tiek veltīta tieši sarunām ar jums, un no tā rodās daudz mazi soļi, ko mēs veicam jau paralēli ēnu plānam. Ir reāla rīcība, jau šobrīd sekojas, likumdošana ir izmainīta, lai mazinātu šīs ēnas un jūsu patērēto laiku nodokļu saistību izpildē. Petersons kundze grib strīdēties? Nē, es negribu strīdēties, bet vienkārši pie šī plāna izstrādes es arī ņēmu aktīvu līdzdalību kā no LDDK puses un no Veselības aprūpes darba devēja asociācijas puses. Un man šeit tomēr gribētos arī mūsu uzņēmēju pusē iemest mazliet akmentiņu, jo es ļoti labi atceros, kā LDDK uzrunāja visus savus biedrus ar idejām. Dodiet idejas, kas jūsu nozarē, nāciet ar priekšlikumiem, kā varētu šo konkurenci, uzņēmējdarbības vidi pilnveidot, uzlabot, un lai, tie, kas nemaksā nodokļus, sāktu vairāk maksāt nodokļus. Pašas uzņēmēju organizācijas un arī uzņēmēji ļoti kūtri attiecībā uz priekšlikumiem. Tajā pašā laikā ir ļoti atkal, naski uz kaut kādu kritizēšanu. Un es teikšu, tas, kas ir šobrīd ēnu apkarošanas plānā no vismaz LDDK puses, kas ir nācis, tā ir skaitā arī no mums no veselības. Tur ir pilnīgi viss ir iekļauts iekšā. Bija būvniecības nozara, bija aktīva, kur tiešām akcents bija uz privātu būvniecību iedzīvotājiem. Veselības nozara ir, bet
kur vēl, manuprāt, mēs te runājam par attieksmi, par sabiedrības attieksmi attiecībā uz nodokļu maksāšanas maiņu, jo projām ļoti kūtra arī valsts pārvaldē, publiskajā sektorā mainās. Jo projām liela daļa uzskata, ka tas ir tas tāds vispārīgs frāzes, kūtri mainās. Kāpēc? Es arī, teiksim, tieši par veselības runāšu. Olga ir šeit, cik sarežģīti, teiksim, mums bija, lai veselības ministriju pārliecinātu, un viņi iestāds veselības inspekciju, Nacionālo veselības dienestu, ka ēnu ekonomika arī ir veselības nozarē, tai skaistums, kas arī ir uzraudzība viņu kontekstā, un lai panāktu tos pasākums iebīdīt iekšā ir. Labi, te kaut kā panesās rokas, iedodiet, ka Čevskungam tur aizmugurē mikrofonu, bet kaut kāds īsts repliks lūdzu. Jā, īsi par konkrētiem pasākumiem. Mēs gaidām ļoti, un Latvija gaida, kad būs ierobežojumi degvielas ieviešanai no austrumiem smagu automobīļu bākās, kas nesīs gan samazinājumu ēnu ekonomikā, gan arī varēs pildīt sankcijas, kas ieviesas pret Krievijas federāciju. Ļoti gaidām jau kuro gadu. Jau kuro gadu. Zukulkungs piekrītos māja galvu, tā arī ir. Nē, mēs arī gaidām jau kuro gadu. Tā ir cits ministrijas iebilda, jo bija problēmas laust līgumu ar Krieviju. Šobrīd tas jautājums nepastāv, un mēs arī darām visu, lai to ātrāk noslēgt. Abām rokām par. Jau kuro gadu par? Zin kā, vajag, lai tomēr viss piekrīt. Un es ļoti ceru, ka ļoti drīz būs 200 litri maksimums, cik varēs vest iekšā jebkurš. 150. Tomēr 150. Tur vēl bija, iedodiet mikrofonu, to lūdzu ātri. Drīkst īsu repliku. Īstenībā mums likās, ka šis jautājums vairs nav aktuāls, un satiksmes ministri jau uzstāja, un tā degviela arī ir iekļauta. Jums likās, ka vairs nav aktuāli? Nē, viena nozares tajā brīdī, ka viņš it kā jau pazudis, bet satiksmes ministri ir ne mums nozare. Lūk, un viņš ir iekļauts plānā, un šodien arī atskaitīsies, cik tālu es. Labdien, Paint Tipping, Jānis Līcis. Mēs pārstāvam tādu interesantu nozari kā tējas nauda, un es tikai varu apliecināt un uzslavēt institūciju gatavību, kur mēs jau šobrīd sadarbojamies un meklējam risinājumu, kā apmainīties ar datiem un legalizēt, piemēram, tējas naudas nozari kā tādu, kas ir, ja mēs ņemam vērā viesmīlības vēdināšanas, tai, piemēram, apgrozījumu, kas ir 800 miljoni gadā, tad parēķinam, cik ir neapgūtās, piemēram, tējas naudas šai nozarē, un mēs jau šobrīd sadarbojamies ar Finanšu ministriju, ar valsts ieņēmumu dienestu un meklējam, kā šo visu padarīt. Bet jums ir versija? Mums ir versija, un tā ir datu apmaiņa, kur mēs sniedzam valstī datus par to, par tējas naudas saņēmējiem, un palīdzam administrēt nodokļus šajā jomā, respektīvi palielināt ienākumu nodokļa apguvi. Un to versiju jums pieņem un akceptē? Viņa šobrīd ir izstrādes stadijā un ir pozitīvs atsauksmes no valsts institūcijām. Ašrādenkungs, visu laiku pa brīdim tie nodokļi tiek pieminēti, ja? Un tad mēs šajā mirklī faktiski atgriežamies pie tā lielā ziloņa istabā, ko Enziņkungs pašā sākumā uzrunāja, nodokļu politikas izmaiņas vai nodokļu sistēmas izmaiņas, kuras tiek solītas pēc nedēļas pēc 2 publiskot. Cik lielā mērā tas, kas tur top, ir, lai mazinātu ēnu ekonomiku? Vai ne tik ļoti, cik ļoti pildītu budžetu tiešākā veidā? Tu man uzdevi jautājumu tagad. Uz veselību. Paldies, jā. 2 daļas. Tā viena ir pie nodokļu politikas tiešām ir strādāts ilgi, un tas pamatmateriāls ir, un tas arī redzams arī jautājums, piemēram, par darbspēku nodokļiem. Un tā vienu punktu gan es nepirktu, es teiktu, tas, ko es dzirdēju vairākās diskusijās, nebūtu nodokļi, tad nebūtu arī ēnu ekonomikas. Jā, es varu piekrist, tad atsakamies vispār, un virkni no nozarēm tā arī saka, tad atceļiet nodokļus, viss būs labi. Tā nē. Tā viena lieta, gan, kas ir... Kurš jums kaut ko tādi pateicis? Ko lūdzu? Kurš jums kaut ko tādi pateicis? Ir bijuši sektori, kuros, tā teikt, mainījās nodokļu likums, kurā teica, ka nebija tā nodokļu likuma, tad viss bija labi. Ja mēs runājam par kopēju uzstādījumu, kas ir no darbdevēja puses par to, ka darbspēka nodokļi ir Latvijā, Latvijas darbspēka nodokļu paketi ir lielākā Baltijā, nenoliedzami tādi viņi ir, tad ir jautājums par taktiku, kādā veidā viņu mainīt, un viens ir skaidrs, ja mēs runājam par mazo darbspēku
teiksim, algu saņēmēju nodokļu slogu mazināšanu, tas, protams, ietekmēs ēnu ekonomiku un uz labo, tāda samazinās ēnu ekonomiku, tas skaidrs. Tas būs plānā. Ko lūdzu? Tas būs plānā. Katrā ziņā vienā no teiksim tā, darbspēku nodokļu analīzē tas tiek vērtēts, jā, protams. Man ir uzreiz jautājums, ja jūs pieskarāties tieši plānotajām nodokļu politikas izmaiņām. Sauks kungs norādīja sākumā savā pētījumā, ka pakļauti ēnu ekonomikai ir lielā mērā mazais biznes, mazie uzņēmēji. Vai būs kādas izmaiņas labvēlīgāk nosacījumi mazajam biznesam jaunajā nodokļu pamatpolitikā? Ir daļa no paketes, kur ir vērtēta, ir mazo uzņēmēju, mazā uzņēmēja darbība. Tur ir iziets rūpīgi cauri visām analīzēm, tas ir izdiskutēts arī ar sociālajiem partneriem. Vēl skatīsimies, kāda būs gala lēmuma. Paldies. Tad nav zināms, vai būs izmaiņas. Nav zināms, vai būs izmaiņas. Pirms jūs ķerties pie otrās lietas, šitā ļoti konkrēta epizode, Roģis kundze, ko jūs varat likt pretī? Nē, es ceru, ka tas bija joks par to, ka mēs varam nelietot kases aparāts, bet ja tas ir ideja... Nē, viens otrs acīm redzot, ka var, jā. Nē, bet tad būs milzīga, ja mēs to pasakām atklāti, tad tā ir ēnu daļa, un lieto, un arī lieto nereģistrētus kases aparātus, tāpēc mums ir šī kases sistēmas reforma, kas bija smaga, dārga visām pusēm un ļoti grūti aizgāja. Jautājums, vai aizgāja? Viņa ir aizgājusi. Čeku loterija šeit te dažādas domas dalās par to, cik viņa efektīva bija, bet arī Latvijas iedzīvotājiem sniedza čekus, kuri ir nereģistrētos kases aparātos vai tādi, kas vispār jau 20 gadus it kā neeksistē un tā tālāk. Tur parādījās kaut kāds ēnu daļas, tas ir efekts. Sistēma mums ir, un ir visiem jālieto kases aparāti. Te ir jautājums, vai Latvija ir gatava jaunai kases aparātu reformai. Mūsdienu digitalizācijas apstākļos mēs varam pāriet uz pilnību. Mums būs e-rēķini no 26. gada obligāti, kad visi pavadu rēķini tiks izrakstīti elektroniskā veidā, validējot caur sistēmām. Mēs varam domāt arī līdzīgi kā Ukrainā. Kara laikā viņi ieviesa principā tādu digitālo čeku sistēmu, kā tādu, kas nav obligāti, kas ir brīvprātīgi. Mēs esam gatavi, bet jautājums, vai Latvijas sabiedrība tam ir gatava, vai Latvijas uzņēmējs tam ir gatavs. Es visas nozares, tīpaši tirdzniecības, aicinu par to runāt. Lūdzu. Uzņēmēji ir gatavi atgriezties iepriekšējā situācijā. Kad varēja grozīt kases aparāts? Nevis, kad varēja grozīt kases aparāts, bet kad varēja strādāt brīvi un neierobežot par šo tēmu. Bet kopumā es gribētu pateikt, es absolūti piekrītu jūsu tēzai, ka maksās tikai tad, ja ir izdevīgi. Un tādēļ mana personīgā nostāja arī ēnu plāna kontekstā, ka ēnu plānā tur nav tikai represīvie pasākumi, tur nav tikai pātagas, kas karājas pie sienas, tur ir ļoti daudz horizontālai pasākumi, kas sakārtos normatīvo bāzi, kas dos efektu pēc pāris gadiem, bet mans personīgais viedoklis ir arī tas, lai kļūtu izdevīgi, mums ir ne tikai jāparāda burkāni, bet arī jāiedod tie burkāni. Tas ir gan nodokļu politikas kontekstā, bet tas ir tāds garāks stāsts un nedaudz savādāks, bet arī atvieglot administratīvo slogu. Mazinot uzņēmējiem, es nezinu, grāmatvežu dara par pusstundu mēnesī, tās arī ir izmaksas, ko jūs ietaupiet. Samazinot, es nezinu, sniedzamo vai kases aparātu certifikāciju. Ja mēs reitingam pasakam nevis katru mēnesi, ka jūs kaut ko izmainiet, bet reizi gadā, tas jums ir būtisks ietaupījums. Tātad mazinot šo birokrātiju administratīvo slogu, mēs ļoti daudz parādīsim, ir lētāk maksāt nodokļus, nekā gaidīt, ka valsts ieņēmuma dienesta tiešām savu labo analītiku mērķiecīgām kontrols metodēm pie jums aizies un paskatīsies, vai jums tas aparāts ir reģistrēts vai jūs negrozat. Jā, otra svarīgā lieta, un tikko bija jauka ilustrācija par attieksmi. Mēs runājam par ēnu ekonomikas ierobežošanu un par sabiedrību un par uzņēmējiem, bet pavisam netiek runāts ne iepriekšējos gados, ne šīs dienas sarunā netiek runāts par to, kā sabiedrība attiecas pret valsts pārvaldi, kas ir viens no lielajiem vaļiem, uz kā turās ēnu ekonomika. Latvijā ar šo lietu ir diezgan slikti. Mums ir ļoti liela uzticība valsts pārvaldē, bet pretī stāv ļoti liels procents, kas neusticās valsts pārvaldē. Ja, tātad mēs, ja pēc OECD
ziņojuma pēdējā. Ja? Tad mums ir, ja mēs salīdzinām tos procentus, kas uzticās, tie būtiski neatšķirās, bet mums ir ārkārtīgi liels sabiedrības daļa, kas tiešā veidā neuzticās. Jums ir brīnuma recepti šajā jomā? Nav brīnuma receptes, bet es neredzu nevienā ēnu ekonomikas apkarošanas plānā šo sadaļu. Kā veicināt sabiedrības uzticību valsts pārvaldē. Tas, kas notiek pēdējā laikā, neliecina par to, ka valsts pārvalde atbildīgi attiecās pret finansējumu izlietojumu un to naudas apjomu, ko uzņēmēji samaksā. Ja? Šī ir viena no būtiskākajiem rādītājiem, ko es uzsveru savā programmā, tieši tā sabiedrības uzticēšanās valsts ziņām dienestam. Ir pirmā lietā jāgrauj tie mīti, kas ir vēl no, 20 gadu senas panagātnes, ka mums uz robežas par skeneros zibeņi, ja, kaut gan 20 vai 25 gadus tas nav noticis. Ir ļoti daudz mīti, kas ir saglabājušies. Bet arī Saukskungs, tas nav tā, ka netiek runāts. Arī Saukskungs pētījumā, nu pat mēs redzējām gan uzticība valsts nodokļu politikai, gan arī valsts ziņām dienestam. Atsevišķām organizācijām. Un tā iet arī uz leju. Arī valsts kancelēja katru gadu veids, un burtiski pirms mēneša bija šis pētījums par valsts uzticību valsts pārvaldes iestādēm, un pie iestādēm arī tas pētījums ļoti, ļoti apjomīgs un vērtīgs. Mēs to izmantojam, un te ir jāatzīst tā problēma, ka uzticība valsts ziņām dienestam ir krītās, ar katru gadu krītās, un tas ir, teiksim tā, lai risinātu problēmu, tā ir jāatzīst. Kas te vēl būtu liekams klāt burkāna vai pātaga segmentos, lai tā situācija kļūtu labāka? Nē, es noteikti pievienojos minētajam piemēram par tiem voucheriem, jeb kuponiem. Tas īstenībā ir viens no formātiem, ko arī citās Eiropas Savienības valstīs diezgan aktīvi izmanto tieši lai šos te mazos darbus, kur ir viegli vienoties par tādu tā kā skaidrs naudas plūsmu, bet ja cilvēks gribētu darīt visu godīgi, tad viņam īsti tas process nav vienkārši, viņam ļoti sarežģīti izdarīt, tāpēc tas formāts par tiem voucheriem, kuponiem, vai tie ir mazie remonta darbi, vai tie paši kaut kādi, uzkopšanas pakalpojumi vai kaut kas cits, īstenībā ir viens no formātiem, kas diezgan labi citur strādā. Vēl parunāju par tiem varbūt neburkāniem, bet par tādām pātagām es noteikti pievienojos Jaunzem kungam, kurš minēja par to izdevīgumu vai neizdevīgumu. Restīvi, šobrīd mēs skatāmies, ka jā, ir kaut kāds, teiksim, arī noķerot ēnās ierobežojums, teiksim, attiecībās publiskiem iepirkumiem, bet, ja mēs skatāmies tiem pašiem kolēģiem Baltijas valstīs, piemēram, te pašā Lietuvā, tās sekas ir daudz plašākas, un arī Polijā. Ja tu esi darbojies ēnās, piemēram, nodarbinājis nereģistrēts darbiniekus, tad tu ne tikai automātiski izslēdz publiskiem iepirkumiem, bet arī nevar ievest ārvalstniekus. Ja? Un tie ierobežojumi, tiem negodīgiem komersantiem ir stipri neizdevīgāki nekā tas sots, ko fiziski mēs šobrīd piemēram. Un tas sots, es teiktu, tas ir pats pēdējais, un viņš tur nav tas vienīgais motivators. Mēs kaut ko tādu šajā virzienā vispār strādājam, lai būtu niknākas šādas sankcijas? To neviens nezina, nevienās grupās, jūsu grupās, horizontālās, mobbingojamās. Nē, atsevišķos jautājumos ir aicinājumi viest lielākus sodus, lai uzņēmēji nereti tiešām atzīst, man ir lētāk nomaksāt sodu nekā, es nezinu, piemēram, par elektronisko cigarešu tirgošanu mājaslapā, un viņiem ir pat izdevīgi 4 gadā nomaksāt sodu nekā pildīt tās saistības. Tā kā, bet tas ir tāds plašākais jautājums, un te ir... Šis bija ļoti konkrēts piemērs, kāds te plašs jautājums, ļoti konkrēts piemērs. Viņiem ir, mums nav. Tie visi tiesiskās paļāvības principi, ka vienotā secībā, kurš tad subjektīvais vērtējums, ka šis pārkāpums ir daudz, daudz būtiskāks par pārējiem. Ir kaut kas, ko pateikt, nezinu, varbūt arī ekonomikas ministrijai, varbūt ir ko teikt. Šis ir labs, mēs noteikti varam viņu apskatīt, jo, starp citu, arī Saukskunga prezentācijā, cik es paspēju pastīties, sabiedrība vērtē, ka sodi ir atturoši, kas ir tāds interesants novērojums no šī pētījuma. Un arī jāpatur, vienmēr jāatrod labs līdzsvars starp sodiem, ja tie sodi ir pārāk augsti, tad tas sods varētu trāpīt pārāk smagi un vispār tas subjekts aizies pavisam no mūsu radara. Un parasti arī Tieslietu ministrija ir speciāla darba grupa, kur to sodus vērtē, un parasti smagās diskusijās mēs arī neceļam tos sodus. Es varbūt liktu lielāku akcentu uz uzraudzību, segmentēšanu, pamanīšanu, un tad pa visiem tādiem smagiem pārkāpumiem ļoti ļaunām aktivitātēm, piemēram, saimnieciskas darbības apturēšana. Šobrīd, par kases aparātiem, tas ir tāds pavisam līdz krimināla atbildība arī. Tas arī strādās, bet te svarīgi arī nepārspiest, lai arī... Kurš mērēs nepārspiešanu, tas jau jautājums. Tas arī starp konkrētiem Politiķi gadījumiem. mērīs, jā, viņi pieņems lēmumus, jā. Politiķi pieņem lēmumu. Un varbūt tāda neliela replika arī par
nodokļu pamatnostāļu plānu un šo ēnu plānu, kāpēc mēs arī uzstājām, lai viņi nodalītu. Ja mēs nebūtu uzstājuši, mēs joprojām sēdētu bez aktivitātēm ar rēķiniem, joprojām mums nebūtu burkāni piedāvāti reitingiem un tā tālāk. Tā kā, ja tas zilonis ir pārāk liels, arī ir prātīgi viņu sašķeldīt vismaz vienā daļā un to sarunu atvieglot. Ja? Tā kā es teiktu, tas bija pareizs solis, bet tas, ko gan mēs esam apsolījuši, kad nodokļu darba grupa noslēgs savu darbu, mēs atgriezīsimies un paskatīsimies, vai tajā plānā ir vēl kaut kas ņemams uz borta. Vērsim vaļā plānu. Nē, plāns ir dzīves dokuments. Mēs darām diezgan daudz, ko arī ārpus plāna. Es aicinātu nepieturēties pie formāta kā tāda, bet vasarā, jā, mēs diskutēsim un skatīsimies, ko vēl vajag, ja vajag tiešām. Ašarādiem kungam bija piebildi par šito? Attiecībā uz sodu bardzību, man liekas, ka ļoti, ļoti svarīgi ir valsts ieņēmuma kapacitātes attīstības spēja identificēt, ka šeit ir problēma. Un nākamais solis ir nevis ieslīgt garās tiesvedībās vai vēl kādās lietās, bet spēt ātri atrisināt konfliktu, nomaksāt sankciju un lai tas uzņēmums atgriežas dzīvē. Un tā viena mūsu tendence bargi sodīt. Viens piemērs ir ar šiem te alimentu nemaksātājiem. Ja mums šķiet, ka te vajadzīga ir taisnīgā tiesa, un man liekas, mēs viņiem pat atņēmām velospēdu braukšanas tiesības. Tas nenopietni cilvēki bija iedzīti pilnīgi stūrī. Un tad mēs redzam, ka nav ne viņi maksā nodokļus, ne arī maksā valstī parādu. Šobrīd tas mehānisms atrodot līdzsvaru starp sodu un to, ka arī tam cilvēkam ir jādzīvo. Es domāju, ka mēs nākamo 2 gadu laikā dabūsim vienu procesu, ka tie cilvēki atgriežas no totālām ēnām, atgriežas darba tirgu. To pēc 2 gadiem mēs skatīsimies. Enciņkungs, kamēr mums vēl laiks ir, es gribu vienu lietu pajautāt jums. Pirms gada jūs izteicāt lielu bažu par, kā viņas tagad sauc, aploksņu algu rēķini, respektīvi netieši aprēķini pret vidējo nozarē. Laikam plānā viņi oficiāli mums ir nosaukt netiešā nodokļu aprēķina pieeja. Ja? Tā baža vēl aizvien ir spēkā, viņa kaut kā mainījusies, pastiprinājusies, vājinājusies. Plānā faktiski iekšā tiešā veidā tas pasākums nav. Mēs arī bijām iebilduši, ka tā kā viņš sākotnēji tika iecerēts, ka tas mums nepatīk, jo stādieties priekšā valsts ieņēmuma dienas pēc saviem algoritmiem sarēķina, cik tad tu kā uzņēmējs esi parādā un piestāda rēķinu. Tā gluži nē, bet plānā ir palicis, ka mēs turpinām diskusijas, kā to visu, teiksim tā, Bāža kaut kur ir, bet mazāk. Mēs ceram, ka tādā versijā, kādā viņš bija atbalstīts Saeimā pirmajā lasījumā, ka viņš nebūs ne tuvu tāds, es ceru, ka tā paliks. Neskatoties to, ka plānā nav tiešā veidā, mēs gribam šādu rēķinu, bet es piekrītu Enziņa kungam un visiem citām nozara asociācijām, ka mēs esam gatavi sēsties pie viena galda un izstrādāt to objektīvāko algoritmu un neņemt vidu datus, ņemam CSP datus un veidojam tādu algoritmu, lai visām pusēm būtu mierīgi. Pastīties, kā Petersons kundze krata galvu un netic arī Petersons kundze viedokli mēs noteikti uzklausīsim, sadzirdēsim. Bet te ir šāds nodokļu rēķins. Daudz nozares atkal aicina lūdzu ieviesiet. Bet jūs paliekat pie šīs versijas, ka uz to jūs ejat, bet tikai meklējat uz kādu avotu pamatu. Jūs arī paliekat. Es gribētu piebilst, ka šeit svarīgi iet uz automātisku lēmumu pieņemšanu. Kāpēc Igaunija mums apsteidz, viņam procesi notiek automātiski. Un šeit arī mums daudz, kur priekš mazās valsts ierēģņu armija mums ir milzīga. Ja mēs varam vismaz daļu procesu atvieglot, palaist uz automatizāciju, mums Saeima ir nobalsojusi par labām lietām. Rēķinus mākslīgais intelekts izsniegs un nebūs amatpersonas, kuras lēmumu pārsūdzēt. Tas tā nav, kā Igauniem, piemēram, notiek par piedziņu, automātisku piedziņu. Ja ir pārkāpums, tad tas piedziņas rēķins tiek piestādīts, bet joprojām komersantam ir iespēja paskaidrot un komentēt. Ja ir attaisnojums, nezinu, tur nokavēt, tāpēc, ka bija pie ārsta slimojas, viss kārtībā. Tas tiek pārskatīts, apsūdzēšanas periodu, to procesu neviens nav atcēlis, bet mēs varam atvieglot rokas, lai fokusētu viņas gan uz labāko pakalpojumu, gan uz lielākiem riskiem. Tas ir lētāks un efektīvāks. Labi, mums ir pēdējās 5 minūtes, kuru noslēgumā droši vien pēdējo vārdu atstāsim vai Enziņa kungam vai Saukskungam, pastīties, kā viņi sadala. Vēl kāds repliks, kas vēl ir nepateikts. Andersons kungs. Es vēl gribētu pieminēt, ka cīņa ar ēnu ekonomiku ir jāskatās arī, kontekstā par starptautiskām investīcijām. Arī šobrīd piesaistot investors, mums ir svarīgi demonstrēt, ka pirmkārt mums šeit ir sakārtot vidi un tīra vidi, bet mēs nedrīkstam būt pārregulēti, pārāk sarežģīti, kaut kāds nesaprotams atskaites, kaut kādas pārbaudas. Mums ir jābūt ļoti transparentiem, un šeit piekrīt visiem viedokļiem, kas attiecās uz to, ka valstī ir jāspēr saviem līdzekļiem izmantot digitālos risinājumus, rast tādas
veidus, kā šo uzņēmumu nevis sodīt, bet tiešām paskaidrot un ļaut strādāt tādā ļoti patīkamā vidē. Pārregulācija ir centrāla lieta, ko no jūsu puses jūs redzat par problēmu. Mums to noteikti nevajadzētu atbalstīt. Īsa replika droši vien par to, ka mēs šodien ļoti daudz runājam par nodokļu maksāšanas morāli, bet, manuprāt, tikpat līdzvērtīgu uzsvaru vajadzētu likt arī par nodokļu izlietošanas morāli. Jo, piemēram, tie paši atceramies skandalozie Krišāņa Kariņa lidojumi, diemžēl, bet nepalielina nodokļu maksāšanas morāli, bet otrādi mazina uzticību valsts varai. Paldies! Paldies! Ašerādenkungs, kas ir jūsu īsais rezumē, ko jūs paņemat no šodienas sarunas? Pēc gada varbūt tiksimies atkarībā no posteņiem, ko kurš ieņems. Iedvesmojuši sākums. Jā, iedvesmojuši beigas, teiksim tā, jā. Manuprāt, tā, kā es teicu pašā sākumā, manuprāt, tās lietas iet labā virzienā un notiek diezgan aktīvs dialogs starp dažādām institūcijām un dažādiem, teiksim, valdības sociāliem partneriem, gan arī nozara līmenī ar institūcijām. Un manuprāt, mēnu plānam ir ļoti daudz labu lietu, kas ir jāievieš, un tikko mēs redzam, tikko mēs ieviešam sistēmiskas lietas, tā kā reitingi vai, piemēram, tās rēķins nāk, vai arī mēs apstāmies sistēmiski sasegmentējam tos cilvēkus, kas vienkārši nepiedalās ekonomikā kaut kādu iemeslu dēļ, tā mēs redzam rezultātu. Tā kā es esmu priecīgs, ka mēs ejam tādā sistēmiski risinājuma virzienā, un es domāju, ka rezultāts tāds pats turpināsies. Paldies! Paldies. Nu tad Sauks kungs ar pēdējo vārdu, jā? Nu, es droši vien domāju, došu Jānim pašu pēdējo vārdu, es iestarpināšu pirms tam, un Jānis sāk ar joku Enziņš, un es varbūt atļaušos, tas tā daļēji joks, jo mākslīgais intelekts daudz tiek pieminēts, es ceru, ka tagad bieži vien iepriekšējā valdība nākošo tur vaino atpakaļ ejot, jā, un tad tur tie iepriekšēji kaut ko neizdarīja, un tā es ceru, ka valdības un ierēdniecība nesāks mākslīgo intelektu kādā brīdī vainot, ka viņi kaut ko ne tā ir izdarījuši. Jābūt ir uzmanīgiem, jā, kurš lēmumu pieņem, mēs varam par metodēm dažādām runāt. Bet mazliet nopietnāk, es sāku ar pozitīvu tendenci, rādot datus, un tā pozitīvā tendence ir arī ēna ekonomikas attīstība. Tāpēc, kā jūs izteicāt komplimentu par to, ka mēs ar tāli skatāmies miksējām metodas, un mēs arī Valsts ieņēmuma dienas un Cerādas statistikas pārvaldi cerams pieslēgsimies vēl vienām metodēm, padarīsim vēl precīzāk šo te, jā, tā kā tas varbūt būs nākošais gad. Ir labāk, Šis plāns ir labākais, droši vien, ko es esmu redzējis. Skaidrs, ka labākais, ko es esmu iepriekš redzējis, par to nav jautājumu, tiek iets uz priekšu. Viena lieta, par ko es labprāt parunāt, bet ja mēs 2 stundas vēl varētu runāt, ir tā daļa, kas mazāk tika šeit piesaukta, ir šī analītiskā pieeja, sevišķi datu apmaiņa, kas ir milzīgs jautājums. Viņš kaut kur parādās ēna ekonomikas plānā, bet tur maz ir runāts par to, kas tur ir. Nu, diez vai Lūškungs, tavs darbinieks var aiziet pie Baibas darbinieku, mierīgi ieiet, piesaisties un izmantot VDI vajadzībām vidu datus un veselības nozarē. Arī tad, kad es biju padomnieks Circenes kundzei, tur bija problēmas sasaistīt datus. Tas ir milzīgs jautājums, kur mēs nerisināsim, bet šis ir viens no. Pašās beigās es ļoti ceru, es ļoti gribētu redzēt, ka ne tikai ēna ekonomikas mazināšanā, bet arī produktivitātes kāpināšanā daudzās citās jomās, tomēr ierēdniecība un politikas veidotāji vairāk izmantotu tos datus, kas mums ir. Mēs par ēnām runājam 11 gadus, te ir argumenti, ko mēs runājam, kad Dana Reizniece Ozola bija finanšu ministri, tie paši, ko Aboliņkungs pieminēja, tie paši pasākumi te tika debatēti produktivitātes jomā, mēs par to runājām, mēs runājam daudz dažādās jomās. Man ir prieks redzēt, ka valsts pārvalde un politiķi vairāk izmanto šo te analītiku pieejamo, par kuru kāds maksā beigās. Es gribētu, lai tas vēl vairāk notiktu, tā skaitā ēna ekonomikas ziņā, un vairāk, ko mēs esam ieteikuši ēna ekonomikas ziņā, arī parādītos vēl vairāk ēna ekonomikas plānā. Sakot, ka ir vairāk, bet es gribētu, protams, vēl vairāk. Ja? Paldies. Lūškungs īsti pasaka hipotēzi pareizi. Mums nav jāiet pie ieņēmuma dienesta kolēģi datori, jo mums tie dati nāk paši pie mums. Mums ieņēmuma dienests ir galvenais datu avots mūsu sistēmā, kur mēs ielasam ieņēmuma dienesta datus par uzņēmumu darbiniekiem, darbinieku darba laiku samaksām. Tā kā tie dati mums ir, protams, tur ir jautājumi, ko mēs varam iet uz priekšu un attīstīt, bet tā, ka mums nav piekļuvi ieņēmuma dienestam, viņi ir mūsu galvenie partneri. Vai jums ir no visām datu bāzēm viss pieejams, ko jūs gribētu? Nē, pilnīgi no visām. Viss, ko mēs gribētu, vēl nav, bet mēs ar to strādājam. Jā.
Es teiktu, ka ēnu plāna viens no ļoti būtiskajiem punktiem ir šī horizontāla informācijas apmaiņas ar valsts pārvaldes iestādēm. Te ir paldies Saukas kungam, kā prezidenta izveidotās komitejas vadītājiem, kurš vēl veicina šo informācijas apmaiņas ar valsts pārvaldes iestādēm. Sadarbība ar iestādēm no vida puses ir ļoti, ļoti aktivizējusies. Arī Dagra jautājumā sakarā ieviešanas mēs ļoti virzamies uz priekšu. Es teiktu, ka mēs pat aktīvāk uzrunājam valsts pārvaldes iestādes, kā pats varam to dara. Tā kā mēs ar CSP Raimondu Lapiņu noteikti nāksim pie jums jau burtiski vasaras laikā. Mums ir ļoti daudz ideju, kā mazināt visas lietas. Es būšu atvaļinājumā kaut kad arī. Tad tūlīt pēc tam, pirmajā dienā. Paldies, Enziņkungs, noslēdziet. Jā, vispirms paldies visiem par dalību šajā konferencē, par dalību arī diskusijā. Jāsaka, ka arī no mūsu kurpēm raugoties, tad Tirdzniecības rūpniecības kameras kurpēm raugoties, tas dialogs un tā dialoga kvalitāte, kāda viņa bija ar iepriekšējo valdīšanu un šo valdīšanu, sākot no premjeras šobrīd, līdz finanšu ministram un valsts ieņēmuma dienestu vadībai, gan ar premjeru, gan ar finanšu ministru, gan ar valsts ieņēmuma dienestu vadību, faktiski tas dialogs mums ir nesalīdzinām labākā kvalitātē, kā tas bija ar iepriekšējiem ministriem, premjeriem un arī valsts ieņēmuma dienestu vadību. Un tas attiecas ne tikai uz šo jomu, bet arī daudzām citām. Diskusijās pilnīgi noteikti es ceru, ka mēs arī tiksim uz priekšu. Jo, ja nav saruna, tur vienkārši viss ir galīgi savādāk. Tas ir viens. Otrs es ļoti ceru, ka mēs arvien vairāk un vairāk saprotam to, ka tiešām ēna ekonomika ir ļoti kompleksa parādība. Ja? Un es ļoti ceru, ka tuvākā laikā runājot jau par nodokļu politiku, ja, ka tur būs šīs sazobas un ka mēs atradīsim, kā ar nodokļu instrumentiem arī mēs ēna ekonomikā varēsim panākt labāks rezultāts. Un tas, kas mums nav kaut kur īsti tad radaros un arī plānos, bet un droši vien arī pareizi, kā Bogdanovs kundze minēja, lai nav pārāk liels tas kumos. Bet īstenībā viss tā, birokrātija arī ir viena no krustmātēm tajā ēna ekonomikai, ja. Tikko mums ir, es atvainojos par žargonu, čakars ar kaut ko, vai to darbinieku mazliet nodarbināt uz īsu brītiņu, vai es nezinu, es, piemēram, nevarēju sadalīt zemi, tāpēc, ka uz zemes bija šķūnīts. Lai dabūtu no šķūnīta, man jātais būvprojekts. Saprotiet, visi tie papīru kalni īstenībā arī bieži vien arī rada šo te ēnu ekonomiku. Un pie šī ne tikai biznesam īstenībā, kā es saprotu, tā birokrātija ir milzīga problēma, arī pašvaldībām. Tikko runājam ar Valmieras mēru. Iedomājieties, pēdējo 2,5 gadu laikā pašvaldībai ir bijušas, pēdējais aprēķins bija 327 dažādas pārbaudas no visdažādākajām institūcijām. Saskaitiet, cik ir darba dienas un cik pārbaudas ir jāveic. Tā kā šī ir sadaļa, kas ir it kā blakus ēna ekonomikas zonai, bet ļoti būtiski, lai valdība kopumā mēs tiešām domātu arī par birokrātijas lietām, kas izskanēja. Bet vēlreiz visiem paldies un labi, ka man meitas vārdiem sakot, kā saka, procenti paliek mazāki. Paldies. Diskusijas var turpināt neformāli. Paldies.